Es jau nekad sev tā par baigo boksu nesaucu un padomā pats esmu no Sabils un man maksā par to, ka es kaujos un ko man vēl dzīvē var gribēt, ko es vēl varu gribēt savā dzīvē. Šodien pie mums uz podkāstu ir ieradies, viņu arī mēdz saukt par skandalozo bokseri Kristaps Zutis. Kurš man uzrakstījis ir kaut ko tādu, kas man nepatīk, jebkurā momentā es viņu satieku un ja es viņu atpazīstu, es viņam iedošu pa seju. Šodien parunāsim ar Kristapu par lietām kā boks un mentālā veselība, kā tas iet kopā. Labāk, lai viņi visi man ienīst. Jo tie, kas šodien tev saka, tu viņiem patīc, rītā tev ienītīs. Tur ir trešs, tur ir visi tie mēsli, tur ir tie strīdi, tās lamāšanās. Kāpēc visiem patīk skatīties video ar Zutu vai lasīt Zutu intervijas, jo Zuts pasaka, kā ir. Un varbūt uzzināsim, ka zem skandalozā boksera ir arī kaut kas vairāk. Tas bija laiks, kad es ģērbtuvēs raudāju, treniņā es trenējos, sītu cilvēku un es kaut ko atceros, man paliek slikti, es aiziešu ģērbtu, uzlieku vielas galvas, parautu un neapakaļ sīstu cilvēku. Varbūt tās Kristaps ir tieši tāds, kā viņš saka, kāds viņš ir. Tur bija jācīnās visiem, lai tu uz ielas izdzīvotu vai būtu kaut kāds. Bija jācīnās. Vai man ADHD, UDHS, bipolārai, jā, viss man ir pilnībā. Viss tā mūsu popkultūra, viss tā šoubiznes, viņi visi ir gatavi sēsties uz slotu skatiem, lai tikai viņi dabūtu savus sirsniņus, savus skatījumus un savu atpazīstamību. Es jums visiem saku, ja jūs gribat pēc Ziemassvētkiem savu budžetu papildināt, liekat likmes uz šito cīņu. Es jums nesaku, liekat visu, uzliekat 50-100 eiro un es atbildu, ka es izdarīšu visu, kas man ir spēkos un vēl maz drusciņu vairāk, lai jums saņemtu vēl vienu Ziemassvētku dāvanu šoreiz no manis. Šis ir podkāsts Kas ar mani notiek? Podkāsts Kas ar mani notiek ir kļuvis par ļoti skatītu podkāstu. Mums ir gan daudz sekotāju, gan daudz cilvēku, kas regulāri un katru nedēļu gaida šo epizodu. Bet tomēr es esmu pamanījis, ka ne visi no jums ir uzspieduši to mazo subscribe, jeb abonēt podziņu. Tā kā, ja jums nav grūti pieskojot šim kanālam, tā ir tāda pateicība no jūsu puses un kaut kādā veidā, kā mēs jūtamies novērtēti kā komanda, kas visu šo te sagatavo, kas arī palīdz mūsu kanālam augt un attīstīties un dabūt arvien foršākus un interesantākus un izklaidējošākus viesus priekš jums, lai kopā šo tēmu par mentālo veselību padarītu vēl aktuālāku un visu šo platformu daudz ievērojamāku. Paldies! Ahoj! Kristaps Zutis! Cik bieži es dzirdēju, ka tev tā skaļi tā pa mikrofonu kāds sauc tavu vārdu? Gandrīz katrā intervijā un pāris reizes arēnā. Intervijās arī tev tā uzrunā? Un pāris sākumā visiem patīk piedurties, jā, un pāris reizes arēnā. Pāris reizes, neču vairāk. Cik tev cīņas ir bijuši? Tev kaut kāds 11 ir bijuši? Kopā? Jā. Profesionālās? Profesionālās. Kaut kur pie 30 jau ir. Pie 30? Jā. Normāli savācies. Jā. Bet kā tu pats sev raksturot nevis kā bokseri, bet kā cilvēku? Kas ir Kristaps Zutis? Zutis no Sabils. 3 vārdos, jā? Jā. Un kas tur apakšā ir? Ko slēpj Zutis no Sabils? Ko tas raksturo? Katrs vārds tomēr kaut ko nozīmē. Zutis slidens, no Sabils tur neko nekad nevar zināt. 101 kilometrs. Apmēram, jā. No Rīgas, tu zini tos stāstus? Man liekas, tu pats stāstījis. Jā, man kādreiz bija merčs 101 km. Un cilvēkiem, kuri to nezin, ko tas nozīmē, tu vari pastāstīt? Padomju laikos visus sabiedrībai nederīgos, bezpaņumtniekus, recidīvistus un visus pārējos tos, kuri neiekļāvās sistēmā, sūtīja 100 km ārpus galvaspilsētas, ārpus Maskavas, ārpus Rīgas, ārpus Minskas. Un tad tās apdzīvotās vietas, kas ir aiz 101 km, pirmās parasti ir tādas padomju laikos 90. gados ir bijušas tādas ar viskrāsaināko ielu dzīvi, teiksim tā. Bija arī, man liekas, tā, ka, ja cietumnieks atbrīvo, ja viņam ierāda tā vietas, es teicu, jā, tad viņam attiecīgi... Visus tajā aiz 100 km aiz galvaspilsētas, jā. Un tik tiešām tur Sabilē arī ir tāda slava, jo es Sabilē daudz bijis, es no Talsiem pēc esmu, bet pat nometnēs dažādās tur. Bet... Tas bija sen, un tā vairs nav taisnība. Okay. Bet tajos laikos autobusu negribēja braukt caur Sabilu, viņi brauc apkārt. Jo Sabilē varēja ienākt džeki ar somām un pateikt, tagad jūs sakrāmējat visus savus pulksteņus un naudu iekšā somā. Un tie ir reāli stāsti, kurus es esmu dzirdējis tajā pilsētā. Protams, tagad pavisam citādāk. Tagad Sabila ir brīnišķīga turisma objekts. Tajā pašā rudenī tur ir
daudz vienkāršāk, foršāk un nav tik daudz cilvēku kā Siguldē, tur viss tiek kalni tā ielē. Vīna svētki šodien, starp citu, tieši Sabelē notiek kaut kādu trešo reizi tikai, bet karstvīna svētki, mums ir vasarā ir vīna svētki, un tagad viņi ziemā ir sākoši arī karstvīna svētkus, tur dažādi vietējie un citi amatnieki brauc tur tirdziņš, tā kā Sabele pārvēršās par tādu brīnišķīgu turismu galamērķi. Kas arī vajadzēja būt, tomēr tur Pedvā, Labavas, Rumba apkārt ir, manuprāt, ļoti ir gan aktīvās atpūtas iespējas. Tie Māras Kambara arī taču kaut kur tur patās bija. Tur tā bedra, kur gribēja visu čigānus aprakt. Jā, tur ir ko redzēt. es godīgi pateikšu, tā kā es nekad neesmu bijis, man liekas, tajos Māras Kambaros skaidrā točanē. Kultūras vidi arī tur ar Pedvālu man vienīgās sakars bija tas, ka mēs tur daudzījām ledu, un tad viņš mums tur šāva ar gaisa. Tas tāpēc, ka tu tur dzīvoji, tur skolas ekskursijās, ja tu Talsos dzīvo, tad gan mums bija skolas ekskursijas arī tur ar vecākiem. Mums ekskursantu autobus, tā bija mūsu algas diena, vai arī dabūs paēst, vai izpīpēt tur, ja kāds atbrauc ekskursants. Talsnieki mums īpaši patika, tu zini, tas tajā laikā. Bet, protams, tā ir vēsture, tas ir laiks, kuru mēs esam kaut kādā mērā izgājuši cauri. Absolūti. Un prieks par to krāsaino bērnību droši vien. Klausies, ja šī nebūtu boks saruna, šī īsti nebūs arī boks saruna, mēs šeit vairāk runājam, teiksim, par kaut kādu, mentālo veselību, skatu uz dzīvi un tam līdzīgi. Ko tu visvairāk gribētu, lai cilvēki par tevi saprot? Neko. Lai turpini, tu būtu mistisks cilvēks. Zini kā, es esmu saprast to, ka tiem, kam vajag saprast, un tie, kur ir vērts, lai viņi saprast, viņi jau sen visu saprot. Tā otra daļa, kas ir... kuriem kaut kādu brīdi man likās, ka man vajadzētu paskaidrot, vai nav jēgas. Ja tu paskaties, es tagad sāku sekot līdzi, ir Counter-Strike tāda datorspēle, un šobrīd notiek pasaules čempionāts, tur spēlē arī latvieši, skatos viņu spēles, un tas tika pārēdīts internetā, un tu redzi tos komentārus, ko viņi raksta. Tu tiem džekiem no komentāriem mācās spēlēt. Un es sapratu to, ka tā ir vienkārši tas ir tāds laiks. Mēs šobrīd esam iedevuši idiotiem mikrofonu. Un inteliģentiem cilvēkiem ļoti sarežģīti ir tikt pie vārda. Tad mums viss internets, viss komentāri, viss pilni ar kaut kādiem mēsliem un tādu gudru cilvēku viedokļu vai kaut kādas tādas lietas, kas varbūt tiešām mums būtu jāzina, mums tiek palaistas garām, jo mums vairāk interesē, kurš kur ir izcirtis vai kurš ar kur ir izšķīries vai vēl kaut ko, un tad vēl uzrakstīt komentārus par to, tur šī tā. Tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti, ļoti liels downhills intelektam un vispār tādam sabiedrības vērtībām un sabiedrības vērtībai kā tādai. Tieši tāpēc, droši vien, kad tai daļai man tur nav ko paskaidrot vai pateikt. Es vienmēr esmu bijis tāds, kāds es esmu. Es nekad neesmu izlicies. Tas gan, tu esi patiess. Jā, es arī sapratu, kāpēc tiem cilvēkiem ir tāds negatīvisms, jo vienu laiku es biju ļoti, ļoti aizrāvies ar atbildēm uz tiem komentāriem. Un tad man visi sociālie mēdī bija pilni ar tādu rupju zuti, ar tādu es nirgājos par visiem, tā kā blatoju uz tiem, kas rakstīja man komentārus. Liela daļa cilvēku redzēja tikai to, jo tas bija kaut kāds pīķis arī tam manai sociālo tīklu lietošanai. Un tāds iegājis. Un tagad tur pierādīt pārdevējai no Maksimas to, ka es tur esmu tāds vai savādāks, čista negribu. Ej tirgo savus tomātus un prasa, vai ir tā paldies karta un liec man mieru dzīvo savu dzīvi. Tu sākoji uzreiz pateici, tu esi no Sabiles, tev ir bijusi visa tava bērnība. Tur, ko tu vairāk paņemsi līdzi? Čigāns subkultūru. Tieši, nezinu, kas tu bērnībā jūties, jau tur kā cīnītājs, vai tas nāca vēlāk? Tur bija jācīnās visiem, lai tu uz ielas izdzīvotu, vai būtu kaut kāds, bija jācīnās. Un, kad nebija Sabelē, ar ko vairs cīnīties, palikām visi pa draugiem, tad braucām uz Talsiem un uz Stendu cīnīties. Tas ir tas, ko tikai daļa sabiedrība ir saglabājusi, kad ir tomēr palicis kaut kāds cīņas gars, kad ir jāprot par kaut ko pastāvēt, nevis uzreiz, kas šobrīd ir ļoti aktuāli. Tur runā muļķības tur internetā, tur raksta, tur aizskar kaut kādu ģimeni, un citas pidrili no Talsiem bija. Un es viņas sazīmēju, un es viņam saku,
tagad tev būs iespēja atbildēt par visiem tiem vārdiem. Un viņš uzreiz automātiski sarunu pārvēršas uz to, ka viņš man draud ar iesniegumu policijā. Wow. Un viss tas ir, tu gribi sēdēt cietumā, tur ir. Un tādiem mēsliem, ko man tādiem mēsliem pierādīt? Ko man viņiem parādīt? Tajā pašā laikā tev bijuši ir tie keisi, kad cilvēks, ir tie gadījumi, kad cilvēki tev kaut ko tur internetā raksta muļķības, un tu viņus arī konfrontē. Tur bija tas jocīgais čalis ar to kaut kādu automātu uz vaiga. Tas gan bija vairākus gadus atpakaļ, bet kur tur nedaudz sabiedēja uz ielas. Atceries to gadījumu? Jā. Kurš man uzrakstījis, ir kaut ko tādu, kas man nepatīk. Jebkurā momentā es viņu satieku, un ja es viņu atpazīstu, es viņam iedošu pa seju. Ja cilvēki šodien uzskata, ka internets un iela priekš viņiem ir kaut kas cits, tas mans gods internetā ir tāds pats kā mans gods uz ielas. Ja tev ir savādāk, tad nerakst man komentārus. Jo man liekas konkrēti tas pats šalīts, ko es tikko pieminēju, viņš tomēr... Es pēc tam uzzināju, viņam baltā lapa. Jā, viņš bija nelīdzsvarots, jo es... Jā, bet viņš pieminēja mans suņus. Viņš braukāja, viņš tur filmēja kaut ko, kā mēs restorānā. Viņš vaiprātīgs bija, viņam tā kā nebija pilns spainis. Tā ir tāda viena no retajām lietām, ko es varbūt nožēloju. No otras puses, es vienu pļauku ieliku pauzes, un tas jau nekas. Nē, es saku, tu viņu vairāk sabiedēji, taču neko viņam tur tādu neizdarīja. Bet vairāk es tādām lietām tur tā baigi nenodarbojos, un man tur... Katram muļķim pierādīt, vai tur nav jēgas. Protams, ir kaut kāda daļa cilvēku, kur pārkāp tās robežas, un tad es uzmetu acis, cik ļoti grūti man ir viņu sazīmēt. Tur, piemēram, ja viņš pārkāp tur kaut kādu aizskar mani, ka man nepatīk dusmoties, bet ka viņš man sadusmo, tad es apskatos viņu, skatos, man ir kopīgi draugi, tas un tas. Es noprintskrīnoju viņu profilu, aizsūtu tam čalim, un man ir viņa adrese, viņa vārds, viņa mammas darba vieta un viss pārējais. Ja kādam liekas 99,9% gadījumu, viņi dzīvo ārzemēs. 0,01% gadījumu ir tā, kā tas ar to tetovējumu vaiprātīgi. Tad normāli adekvāti cilvēki mazāk ar tādām lietām nodarbojās. Tad domā, ka kāds sēž īrijā un viņš tur bliež kaut kādas stulbas komentārus un domā, ka viņš neaizsniedz. Ļoti labs variants, tas killers. Man ar viņu bija telefons saruna, es citu, man pat viņu nofilmēt ar to filmē. Viņš skaidri un gaiši pa telefonu, varētu, es to daru tikai priekš TikTok, un tu nekad dzīvē man nestiks. Tā kā, kad es ar viņu runāju, prasīju, kāpēc tu tā dari un ko tu gribi. Viņš arī nav bijis īpatnējs. Viņam arī nav pilns spainis. Viņam bija ļoti smaga bērnība. Es tur vispār viņus uzzināju. Viņš tur no Līvāniem pats ir vecāki no viņa atteicās, jo viņi bija ar alkoholu vairāk draudzējās. Tad viņš tur dzīvoja kaut kādā Bauskā, kaut kādā internāta skolā. Tur visi viņus sita, jo viņš bija tāds maziņš un pretīgs. Un tad viņš tad aizbrauca uz turienu un atrada savu labāko iespējamo vietu uz pasaules TikTok. Es TikTokā vairs neesmu, man pie dirs, ko viņi tur dara. Man liekas, man viņš atgādina tāds, ko es agrāk tik tiešām tur to, 90. bija pārāk jauns, bet, kad es atceros tur 2000. Gadu sākumus, kad atceries, Talsos bija Kai, bija tā kafēna, vai to Kai viņi vēl atceries. Un tur mums bija tās liels apsargs. Tas Mareks, viņš kaut 160 kg svēriņš uz vienkārši milzas bija, un tur citreiz nāca, ko tautā mēdz saukt par urlām, tāda tipa cilvēki, kas ir. Un es atceros, viņš viņus tur spārdīja, bet tie tur cēlās augšu un vēl nāca, un tu saproti, ka ir tā kaut kāda tā cilvēku grupa, paldies Dievam, mūsdienās es viņus redzu gandrīz necik, ja arvien mazāk, bet tu jau pat nevar, tu viņu var pārmācīt, viņš nesapratīs tev nekad. Jā, nav jēgas, katram idiotam tu savu taisnību neiestāstīs, bet par talsiem viņi baigi labi cēlās, tāpēc, ka tajā laikā ripas talsos daudz bija, kad sēdēs ripas, tad tev grūtāk izrubīt. Tad tev vienalga ir. Mazāk sāp. Kad bija kaut kāds konkrētais brīdis, kad tu saprati, ka vēlēs ar boksu nodarboties? Es nekad to neesmu vēlējies. Okay. Bet es to pirmo reizi, zinu, kur es tev atceros, pašu pirmo reizi, kaut kāds 13. vai 14. gads, ar mani atkal runā kā ies. 13. tā bija man pirmā cīņa. Jā, 13. Es redzēju tavu pašu pirmo cīņu. Tu biji ieradies toreiz tādos dzeltenos šortos. Tie bija mērbriežu šorti. Man ir fenomenāli atmiņa. Es vienkārši brīnās visās nianses. Ir YouTube vēl video tāds. Jā. Un es atceros, tu stāvēji tur, un tu biji vienīgais no cilvēkiem, kuriem austiņi bija ausīs, kur mūzika klausījās. Un es atceros, toreiz tā skatījos, un es bieži vien tā uzburaini uzreiz. Es, pasēs uz svešu cilvēku, man tikai iztēloties, no kurienes viņš nāca, kas viņam šobrīd galvā, darās, un varēja redzēt, ka tu biji tā baigi noskaņojis, ka tu biji bez kāda trenera atbraucis, bez kā tu vienkārši pats biji atbraucis uz turienu, uzlicis savu mūziku, rītīgi noskaņojies un bija gatavs tur daudzīties. Man tur bija treneris Reins, es pie Reina tad trenējos.
Tas kā izskatījās. Nē, man ir tāds, tas, kā es pieeju cīņai, nav mainījies. Man liekas, no tās cīņas. Man vienmēr patīk tas, ka tur bija apkārt tie cilvēki. Es ar to arī patīk uzņemt enerģiju no skatītājiem. Tajā gadījumā pirms cīņas man ir vienalga, viņa ir pozitīva vai negatīva, tā ir enerģija. Un tad es uzlādējos, pēc tam es tāds drusciņā aizvaros ies sevi, un tad jau es eju sisties ringā. Tad tu vēl nebija smags svars. Man liekas, tu cīnies līdz 90 kg tajā. Jā, es tagad arī neesmu vairs smags svars. Ok. Cik tev tagad ir? Uz šito cīņu, kas būs tagad, man jābūt 95. Jā, tas tā kā to kategoriju sauc. Nav tādas kategorijas. Tā ir tā kā catchweights vienkārši. Catchweights, jā. Palielam tas ir līdz 91, līdz 90 cruiserveids, tas pats, kas ragānēm. Ok. Tu nekad neesi gribējis būt boksā, bet neviens jau tur nevilk uz tam kājām. Man tur, kā es tajā boksā, tā sanāca, tā sagāja, bija tas Smirnovs un pēc tam aizgāja. Tad jau kaut kādu momentu man gribējās, ka tu vēl esi muļķis un tev liekas, ka kāds kādreiz novērtēs to, ko tu dari. Un kāds kādreiz pateiks kaut ko labu par tevīm vai vēl kaut ko. Tad tas bija savādāk, tad jau es gribēju, bet ejot atpakaļ un tā, vai es to darītu vēlreiz, droši vien, kad jā, bet es jau nekad sev tā par baigo boksu nesaucu un padomā pats esmu no sabils un man maksā par to, ka es kaujos un ko man vēl dzīvē var gribēt, ko es vēl varu gribēt savā dzīvē, bet ir viss, ko es vēlos. Nē, ja tu iegooglē, teiksim, kad ierakst Googlā, Kristaps Zuts ir boksers, vēl tev mēdz saukt par pretrunīgi vērtēto bokseri. Ko tas tev prāt nozīmē? Pēdējais vērtējums, kas man interesēja, bija, man liekas, 9. klases liecībā. Pārējie vērtējumi, visi, kas ir bijuši tādi diezgan sekundāri un virspusēji, to man pietika tikai ar 4. Man tur nevajadzēja neko vairāk īsti izņemot sportā. Es negribēju, lai man 4, bet tā man vērtējums, kas ir vērtējums? Kā man var izvērtēt, kas man vērtēs, par ko? Nē, tā tev sauc, neskāpēc. Tāpēc, ka es neesmu Lauris Rēniks un es saku to, ko es domāju, un es saku to, kas daudziem nepatīk. Parādīšu vienu bildi. Tāds jau sajūts ir redzēt šo. Tādas, nav man mīļākā cīņa. Nebija tā mīļākā cīņa? Noteikti, negribējās, lai tik ātri viņš nokrīt. Tādā ziņā, bet pasties tām emocijām, tu esi super priecīgs. Baigs smags sēž bija noiets līdz tam, tāpēc skaidrs un priecīgs. Jo tu viņu faktiski, man liekas, ar vienu sitienu nokautē, vai ne? Jā. Mēs šeit runājam par cīņu, kas bija Kristupam ar Deniju Viljams. Denijs Viljams, viņš bija pazīstams ar to, ka viņš bija savā laikā nokautējis Mike Tysonu. Bet, protams, Mike Tyson tā kā karjeras norietā, lai cilvēks. Pie manis viņš bija savā ļoti karjeras norietā, viņam tur jau bija pie pār 40 gadiem. Jā, tu faktiski tā kā Džeiks Pols apmēram tur pensionārs kāvi. Ja mēs runājam par to konkrēto cīņu. Ja mēs runājam par karjeru kā tādu, tad Džeiks Pols iet pēc manis uzrakstīts abeces. Vienkārši viņam ir cits tirgus un viņam ir cita auditorija, un tāpēc arī ir cits iespējas. To mēs runājam ar vienu boksu menedžeru no Amerikas, Latviju, tādu Robertu. Viņš teica, ka būtu Amerikā, tu sen būtu miljonārs. Jā, absolūti. Tāpēc, ja mēs paskatāmies chronoloģiski pēc laika nogriežņiem, tad Džeiks Pols dara visu to, ko es jau sen esmu izdarījis. Lai viņam veicās nekur labā. Varbūt viņš maz nopelnījis daudz naudas ar to. Es nopelnīju tikai pāris krimināla lietas un pretrunīgi vērtētu slavu mēdījos. Starp citu, šī epizode gan būs pieejama pēc Džeika Pola Antonija Džošua cīņas, bet viņam cīņa jau nākamā nedēļa 19. septembrī. Mākslā 20. Mākslā 19. Bet maybe. Varbūt tas pēc Latvijas laika 20. kaut kas tam līdzīgs. Jā, varbūt. Bet kā tev liekas, kas tur būs? Ja tu man prasi par to, kāpēc vispār tāda cīņa ir? Viņš liekas pilnīgi. Bišķiņ jāskatās ir uz to aspektu, ka Džeiks Pols tomēr pāris gadus jau ļoti daudz trenējās. Tas tomēr arī kaut ko iedod. Bet Džošua joprojām vēl arī, es teikšu, ir relevants. Viņš noteikti nav novēršos. Par šito cīņu par Džošua es gribu pateikt tikai vienu, kad Džošua menedžera tētim pieder 60% gambling kantori, man liekas, pasaulē vai Amerikā. Un Džošua cīņa ar Ruizu. Jā, to meksikāni. Jau pierādīja un padarīja pāris cilvēkus ļoti bagāts, kāds tur bija koeficients, ka viņš zaudēja. Tāpēc, ja man jāliek likuma, es liktu uz Džeika Pola 100 eiro, lai gan Džeiks Pols man nepatīk, kā visiem, tāpat kā es visiem nepatīku, bet šajā reizē, skatoties uz tiem koeficientiem, es liktu uz Džeika Polu. Par pašu cīņu runājot, Amerikā ļoti populārs ir tas WWE wrestling. Tas ir tieši tas pats, tikai boks cimdos.
Tu domā, ka tās sarunātas cīņas? Taisona cīņa 1000%. Nopietni? Jā, visi tie MMA čaļi. Es domāju, ka arī, padomājiet, tas tāds MMA čalis, tev UFC jau ir beidzies, tu esi pāris reizes zaudējis, tu tur UFC pelnīja pa 40 pakām pa cīņu. Un tad atnāk Džeks Pols un saka, 500 pakas. Viņi tur saņēma miljonus vai 2 miljonus. Okay. Tā kā tādam Vudlijam, kurš karjerā bija nopelnījis pie 200 pakām, iedeva 1,5 miljonu. Viņi tur to viņi izslēdz. Jā, bet, lai gan šeit ir daudz, tagad jau viņi saka, ka vairs ka tā nebūs, kad ir tā state commission. Un tā, es nezinu. Ja Antonijs Joshua boksēsies uz 100% un viss viņš būs trenējis, tad viņš nositīs to. Vai ne? Jā. Jo nav jau pat runa par kaut kādām tur spējām, viņš ir vienkārši fiziski daudz lielāks. Viņi ir divās dažādās fiziski, jā, jo viņiem vēl tur ir arī tas, ir dopinga kontrole, ja to dara. Tas, ja tur nebūtu dopinga kontrole, tad, protams, savādāk pats zina bioķīmiju, kādā līmenī šobrīd pasaulē ir, tīpaši Amerikā, un ja tev ir daudz naudas, tad mēs nerunājam par steroīdiem kā tādiem, bet mēs runājam par dopinga kontroli, par to, ka pasaules klases atlētiem ir savu farmācijas uzņēmumu, kas nodarbojas ar to pētniecību. Meivezeram tāds bija, un kaut kādiem tenisistiem vēl tur bija, kad vēl Nelaiķis Fadējus bija dzīvs, viņš man šitos prikols stāstīja. Tāpēc, protams, tā farma arī tur ir citā līmenī, un es pieņemu, ka ir vēl tās vielas, kuras ir izpētīs, un kuras par lielu naudu tu var nopirkt un kaut kā stimulēt to visu, jo vēlreiz tā ir bioķīmija ķermeņa. Un es domāju, ka tas, tāpēc es nedomāju, ka izmērā ir tas lielākais tur gudru trenējums. Te vairāk ir par pieredzi, ja mēs saliekam, tad Džeks Pols tajā laikā, kad Antonijs Joshua vinēja olimpiādas, tad viņš tur tiktu kā dziesmu dejoja, un tomēr tā pieredze... Tas vainā, TikToks vēl tad nebija, tad bija tas vainas vai YouTube'ā pieņemsim. Jā. Labi, ok, sapratu. Un es domāju, ka tas uzkrādā pieredze, protams, labi aizsargājoties un tā, var mēģināt, bet es varu no pieredzes, es ar uzbeku to, kad citos, tur man nebija forma, nebija iespēja gatavoties, bet ir grūti ar tādiem gariem, ar garām rokām lielākiem, ļoti grūti ir. Bet no otras puses, Džekam Pols, viņš ir miljonārs, kurš visu savu ikdienu pavada tikai trenējoties ar labākajiem atlētiem, ar labākajiem nutritionistiem, un to tāpēc... Viss kaut kas var notikt. Puncher's chance, kā saka, sitā iespēja. Es nezinu, vai viņš varētu norbīt Joshua. Ar kaut kādu stulbu. Tā Joshua nav baigi labais žokals, tomēr pasties pret... To nesalīdzinu, lūdzu, Usiku ar Džeks Pols nevar tā iesist. Nevar, jā? Nē. Vai, bet tas pats Ruijs, teiksim, kaut kā tur jocīgo sitienu, viņam te pa aizmuguri trāpīja. Arī tiem jocīgajiem sitieniem, ja tā liekas, tur uz haļavu izmet, viņš taču uz haļavu izmet rāp, bet tur ir tas, kā tu noliec kulaku, kā tev stāv elkons, kādā leņķī. Tas sitiens var izskatīties nenormāli stiprs, ka tu sit pa maisu, jo tur ir skaties, jo tu viņu grūd, bet tajā momentā, kad tu sit žoklī, lai norubītu, tu sitien, viņam nav jābūt smagam, viņam ir jābūt Ruijs viņam trāpīja te pa aizmuguri, tad, kas tas tempels. Ruijs cīņa padarīja kādu ļoti Ok, labi, sapratu. Tur ir speciāli, tur pat ir bijusi FIBA izmeklēšana, par ko pasauli nerunā tik daudz, tāpēc, ka tur bija aizdomīgas likmes, un tas ir cits tās. Es neticu tai pirmajai Ruijs cīņai, es uzskatu, ka tā kaut kas nebija tīrs. Jā, tas bija ļoti labs biznesa plāns, jo, ja mēs skatāmies to, Joshua, viņš tomēr ir Herna projekts. Tur, zinām, kā pie Herna ir insights, tur viss kaut kas var būt. Okay. Tur ir līdzīgi kā pie Didiem ar mūziķiem. Tev ir pietiekoši daudz uzvarētas cīņas, bet arī pietiekoši daudz zaudētas cīņas. Kā tu mentāli pārdzīvo zaudētu cīņu? Es pieļauju, ka tā sajūta nav ok. Ar alkoholu tur izcina, bet kā tu viņu, teiksim, kā tu pārdzīvo vēl? Kas notiekās tavā prātā? Iedomājies, tu esi tur kaut kāds pāris mēnešus trenējies, gatavojies, varbūt izdarījies garāks, īsāks nometnes, tad tomēr tu esi izgājis cīņā. Tur jābūt, ka katru cīņu atsevišķi tur jāskatīt, katrai ir savādāk. Katrai savādāk? Katrai noteikti savādāk, kas tur tu var zaudēt tā, tu var zaudēt tā. Tas ir vienīgā cīņa, ko es savā dzīvē ir divas cīņas palielam, jā. Jevgeņijs Vidro, ko es ļoti ilgi pārdzīvoju, mums pēc tam bija revanšs. Okay. 2 reizes viņu zaudēju, 3. reizē viņu vinēju. Un tā bija tā, beidzot. Nē, nebija iespējas. Kas tad bija? Tas bija kāds Sloksas, kas viņam 2 reizes zaudēja.
Bet, Vidro Jevgeņijs labs boksers, labs treneris. Tagad, es domāju, es nezinu, šo treneru vairs ne, mums ir ļoti labas attiecības. Es viņam zaudēju, tad viņš bija labāks. Es vienkārši pēc tam trenējos vairāk, viņam boks palika hobija līmenī, es sāku trenēties, un tāpēc es droši vien uzvarēju, tas tur savādāk. Tā čuvaka, kas stringos staigā, vēl droši vien rozā stringos, tas. Kurš? Kā viņam bija vārds? Zundovskis. Par to es pārdzīvoju, bet tur es pārdzīvoju vairāk par to, ka es nedēļu. Tā bija iepriekšēja tava cīņa? Nē, Aiziepriekšēja? Jā, pareizi. Par to es pārdzīvoju, tāpēc, ka es tur nedēļu pirms cīņas kaļanu pīpēju, tur pārdzīvoju to, ka es vīnu dzēru cīņas nedēļā. Es tur pārdzīvoju vairāk. Parasti es pārdzīvoju par to, ka es esmu loks, es tur reti, kad vainoju kaut ko citu. Izskaties, ka tev bišķiņā, kā saka, ar elpu nedaudz, tā kā enerģija pātri beidzās. Ķermeņa bioķīmija nostrādāja, tur ir tādi čaļi, kas uz cīņām savu dirsā špricē šito adrenalīnu. Un tad viņas nevar norūpīt. Šis bija viens no tiem gadījumiem. Labi. Kā tev liekas, tev tie zaudējumi vairāk padarījuši stiprāku vai kaut kādā veidā arī kaut ko salauzuši, kaut ko atņēmuši katru reizi? Man neko nevar atņemt. Ko jūs man varat atņemt? Nezinu, kaut kā ticība sev. Nē, ticība sev man nekad nav tā. Ir cilvēki, tu esi redzējis vairāk reizes ar... Es parasti pēc zaudējumiem, pirmais, ko es daru, ja es zaudēju cīņu vai ko, es filmēju video mammai, kur es ar honorāru vēdinu sev seju un saku, mamma, viss ir kārtībā. Ja tur no Uzbekistānas es tā darīju, no Šveices es tā darīju, kur man bija zaudētas cīņas. Te pārējās, ja mēs uzskatāmies, ko es te Latvijā zaudēju. Latvijā es zaudēju tikai pa punktiem. Tam pašam Zundovskim arī tu zaudēji. Tā paša Zundovska cīņa, mēs paskatāmies pēc raundiem, un ja visiem Latvijas tiesnešiem uz manīm nebūtu kaut kāds mazās pipelītes sindroms, tad visticamāk tajā cīņā arī būtu neizšķirts. Tāpēc, ja es viņu nevaru norūpīt, ko dažreiz bioķīmiski apsvērumu dēļ grūtāk izdarīt, tad sanāk tā kā sanāk. Bet par Zundovsku cīņu, es tā kā ģērbtuvēs ļoti pārdzīvoju, es pirmo reizi dzīvē tā pārdzīvoju. Tāpēc es ļoti gaidīju to revanšu, un tad, kad tas sūdmuguru nomīzā, tad bija tāds, tāpēc es esmu dusmīgs uz visiem tiem, kas ir apkārt tam pidaram, un kur izdarīt tā, lai tā cīņa nenotiek, jo skaidrs, ka, ja būtu revanšu cīņa, tad es viņam to galvu noskrūvētu ar visu to, ko viņš tur dirsās spricē to adrenalīnu. Tur nebūtu nekāda varianta slots, kāds divreiz nešaus. Bet viņa komandas biedri, treneri, apkārtējais stāvs ļoti gudri izdarīja tā, lai viņš nenākt ar manīm. Tagad viņš tur pa maisu staigā apkārt, kā mājā. Viņš ar vienu kaut ko viņam tur atver galīgāko nabagu ar rekordu 1,20, ko viņš tur laikam Liepājā vai kur viņš tur. Viņam ir jābūt pateicīgam man par to, ka viņš tika uz tās Latvijas boxa skatuves, un tagad viņš to pilnībā izmanto pāris reizes, viņam vēl galvu kāds izdauzīs, un tad viņš atkal pazudīs no bises radara un apvāršana. Viņa dzīves lielākais notikums ir tas, ka viņš uzvarēja toreiz Zut, un ar to arī viņi... Arī tā iesākuma, visas tās sarunas, kas bija pirms cīņas, tur bija diezgan skaļš un tāds provocējošs, kā viņi tur sauc par antiņu, kas grib stikla kalnā. Biļetes ir jāpārdod. Okay. Tev ir svarīgi būt skaļam provocējošam, vai tas tikai mārketings? Man ir svarīgi atstrādāt kontraktu. Okay. Tu vairāk tā kā Magregors toreiz, ka viņš cīņā ar to Habību, un Habībs viņu tur kaut ko viņam tur brauc virsū, tajā pārtraukumā viņš tā, just business, veicīt atslāpst. Man viņa arī pa faktu nepatīk. Ja man par to maksā, tad es varu pateikt to, ko es domāju. Es jau pa visiem nerunāju muļķības. Es runāju muļķības tikai par tiem, kas man kaut ko slikti ir izdarījuši. Ne muļķības, bet slikti runāju. Es jau nerunāju pēc definīcijas pilnīgi par katru tur no starta. Tu tur esi tāds un šitāds. Paskaties, parādi man kaut vienu, kurš man pats pirmais nav izdarījis kaut ko nepatīkamu un kur es esmu nodirsis. Redz, bet tu tā ļoti skaļi par viņiem izsakies, tāpēc arī ir tur tas mēdīju vērtījums par to pretrunīgo. Jā, bet tāpēc man tas ir pie dirs. Un ļoti daudz cilvēku līdz ar to, veidojas tas kaut kāds tas heita, vilns un tam līdzīgi. Kā tu tiec ar to garā tiem heiteliem, nīdējiem sauc? Viņi jau nav. Viņi jau ir tā kā, saproti, kā tu tiec galā ar pirdienu tramvajā. Tu staigā pa tramvaju nosti katram dirs, kurš nopirdās? Nē. Nebrauc tramvajā.
Vienalga autobusā. Tā parās ar tiem nīdējiem. Viņiem ir tikai internetā. Man dzīvē nekad neviens nav pienācis. Neviens uz ielas nekad nav nācis. Klausies, vecīt. Garām. Vispār nekad neviens. Skaidrs, ka man ir kaut kādas diskusijas bijušas ar cilvēkiem, kaut kādiem jau pazīstamiem, kuri man par kaut kādām lietām aizrāda, bet tad, kad viņi dzird to, kāpēc es to daru, tad jau, ja tu neesi stulbības, tad tu to saproti. Nē, tu diezgan labi proti arī artikulēt savu domu, izstāstīt un paskaidrot cilvēkiem. Tas ir tāds, protams, ja tā doma tur apakšā. Tāpēc, ka ne visiem apakšā tā doma ir. Tā doma ir jābūt. Runājot vēl par tiem nīdējiem, un bija tāds ļoti izcils futbolists Ibramovičs, Zlatans. Viņš teica, labāk, lai viņi visi man ienīst. Jo tie, kas šodien tev saka, tu viņiem patīc, rītā tev ienītīs. Tā, kad viņi tev ienīst, tu zini, ka viņi tev ienīst, tad viņiem ir vienkāršāk. Un es droši vien vairāk pieturos pie tā principa. Man nav, un es vēl, ko es esmu sācis praktizēt, es vairs necenšos būt labs pret visiem, jo tu neko labu nedari man. Nesen man bija situācija, mūsu kopīgā paziņa Laura Zvejniece vai Ritiniece, nezinu, tā es tagad kaut kādu cīņu šovu. Un prasīja, lai es ielieku tā kā reklāmu. Man tas neko, es lieku reklāmas, es tur sabilsmu, tur sveces, lieku visu, kas man patīk. Un es tā padomāju, kad Laura, tu kaut ko par manīm labi ieliki, vai kad jūs kaut ko par manīm labi izdarījāt, vai pateicāt, vai vēl kaut ko. Tā kā, zin kā, tā kā, nē, šoreiz nē, Laura, piedod, šoreiz nē. Un es domāju, ka tad es arī turpmāk savā dzīvē sākšu to praktizēt, jo es vienmēr esmu pret visiem izturējies, mēģinājis izturēties labi, kas tur galīgi nebrauc auzās. Finālā, tur man patīk šies, ka man kāds saka, man tur darbā viens tur par tevi teica tā un šitā. Es viņam saku, klausies, tu... Lai žatāk sejā pasaka. Nē, es viņam saku, ko tu man kropli to tagad stāsti? Saku, tu man esi čoms? Jā, kāpēc viņam pa jebalu neiedev? Ko tu es tur? Tu man neesi draugs, ja tu vari sēdēt pie galda ar cilvēkiem, kur pa manīm runā muļķības. Pareizi? Tev ir bijuši kaut kādi brīži, kad arī tā kritika tomēr tā kā iedur, vai vienmēr tev vairāk vai mazāk pie kājas? Nē, ja tā kritika ir pamatota, tad jāpaldies pēc tāda pamatot kritika neesmu saņēmis. Vienīgais, kas man kaut kā ir paķērs, tas, kad man apmeloja tajā sieviešu sišanā, tas ir vienīgā reize, kad es esmu to paņēmis pie sirds, un tā ir reize, par kur es apvainu, negluži apvainojies, bet es arī mainīju savu attieksmi pret žurnālistiem, jo žurnālisti Ines Supi, kur man deva informāciju par suņiem, kur tur jāglābj, kuriem tur ir grūti apstākļi, lai es tur gan publiski, gan fiziski iesaistos, kur par tur sievietēm, par kurām ir vardarbība, un pēc tam tāpat Ines Supi uztais to rakstu, un lai gan zinot, kad kāds cilvēks es esmu, un tā. No kurienes nāca informācija, kur viņi kaut ko tādu dabūja? Bijušās. Viņas jau tā kā skraidīja apkārt jau gadiem ar to, ka tur stāstīja visiem pie privātās dzīves. Viņas bija bijušas vienkārši viņas tad basketbolē nost, un te viņas tagad bija divas kopā. Un tad aizgāju, stāstīja, ka ies uz policiju, ka būs. Man nevienreiz neesmu izsaucis uz policiju, man ir bijuši kaut kāda prasība. Viss, kas bija tikai tas raksts. Aizgāju tad pa visiem citiem portāliem, un tagad tad internetā man komentārus raksta, kad es sitot sievietes. Bet tas arī viss. Un vēl man kopš tā laika īsti sadarbības vairs nepiedāvāja neko reklamēt. Bet tajā pašā laikā es lasīju arī citu rakstu, kur savukārt tavu sievu Elīnu skaidrgaiši uzrakstīja, ka tās pilnīgākās muļķības ir. Jā, bet viņiem jau neinteresē, ka tur tiek rakstīts, ka viņi jau lasa tikai to, kur ir kaut kas slikts. Un tagad, ja tu paskaties lasītākos rakstus mēdījiem, tad viņiem jau nelasa to, ka kādam kaut kas labs ir noticis. Pārsvarā lasītākie raksti ir par to, kur ir kaut kas slikts. Sliktais klikbeits. Jā, un neviens jau arī, labi tur 4-5%, 10% izlasa to rakstu, arī izlasa tikai virsrakstu un visu. Man pirmā sieva gribēja vērsties tiesā pret to portālu, jo tur bija rakstīts, ka es arī viņu esmu sits, bet tad mēs kopistiski pieņēmām lēmumu, kad tos sūdzes nav vērts aiztikt, lai viņi tur nevazājās. Lai labāk apkalst, nevis samaisīt lēkālu smirdi. Tie ir sūdi, un tā mums ir, diemžēl, tā sabiedrība ir diezgan liela sūdētāja, tāpēc, lai viņi ēd tos sūdus un dzīvotājus. Bet klausies, tu nesen esi kļūst par tēvu, ar ko arī apsveic. Paldies. Tas, manuprāt, tāds zīmīgs notikums katra vīrieša dzīvē. Tev jārūpējās ir par kaut ko vairāk nekā par sevi. Arī varbūt tas par savu sievu, bet tomēr, man liekas, tur tā nākamā paudzes tāds.
Nu, tā diena, kad es paņēmu rokās savu dēlu, bija diena, kad nomira mans ego. Pilnībā. Tāds viss kaut kādas tās manas lietas, kuras man dzīvē šķita, kas ir svarīgas, aktuāls. Un tas pilnībā absolūti beidzās. Dzīve mainījās par 180 grādiem. Viss, un beidzot ir. Beidzot esmu laimīgs. Jā. Tie brīži ar dēlu, tie ir fantastiski. Ņemot vērā to, ka sieva man diezgan liela ārtavu tajā visā liek, un es pat arī ar to nelepojos, bet man pat vēl nav sanācis nevienu pamperu nomainīt. Pa treniņu nometnēm un pa visur, bet dēls ir labākais, kas var man dzīvē ir noticis, un es domāju, ka bija ļoti liels bailes par to, kas kā, bet tas ievies tādu. Zini, es pats esmu audzis bez tēva, un ja tu audz bez kaut kāda piemēra, tas sanāk, ka tu ceļo bez kartes, bez GPS, un tev viss ir jāatrod pašam. Un mans GPS piedzima tajā momentā, kad es dabūju rokās to savu dēlu paturēt, tad man ir tas GPS atnācis, un es tagad zinu, kur man jāiet, es zinu, kā man ir jādara, un es zinu to savu golu, to savu mērķi, un es zinu to, kā... Es ceru, ka man sanāks, es esmu izdomājis, kā es to darīšu. Kā tu ņem šo piemēru, kā būt tēvam, ja tu saki, tev pašam nav bijis šis piemērs? Kā tu ņemsi? Es esmu pietiekoši daudz savā dzīvē redzējis. Okay. Tu zini, kā nevajag. Un es tiešām zinu, kā nevajag. Ko nevajag, kā nevajag. Es esmu pats uz savas ādas izbaudījis tās ļoti daudz lietas, kuras nevajag darīt. Zini kā, neviens jau nezina, kā mums sanāks, kas kā būs, bet es zinu to, ka es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai sanāktu un lai viņam būtu, kā vajag, es jau nezinu, kāds viņš būs. Moškiņš būs mākslinieks un negribēs boksēties. Moškiņam patiks datorspēles. Pielāgosimies. Viss kārtībā. Visiem nav jābūt bokseriem. Un kāpēc es no tā nebaidos? Ziniet, man kaut kādā mērā es neesmu reliģisks, bet ticu kaut kādam augstākam spēkam. Dievs, Odins, kā viņi sauc. Es domāju, ka viņš man iedeva tos suņus, paskatījās, kā es ar viņiem tikšu galā. Viņš redzēja, ka es esmu gatavs un man ir fantastiski suņi. Un tad viņš man atļāva, iedeva dēlu, un tagad man būs fantastisks dēls. Katram podkāstam ir nepieciešams sponsors, un mūsu atbalstītājs ir kompānija Airify Recovery. Airify Recovery ražo limfodrenāžas ierīces, sporta atjaunošanās ierīces un šādu te kāju apakštilbu ikru masieru mēs dāvinam arī gandrīz katram mūsu viesim, un arī jums ir iespēja iegādāties Airify Recovery ierīces mājaslapā www.airify.lv. Ar speciālo atlaižu kodu podkāsts jūs saņemsiet jebkurai precei 15% atlaidi. Tas noderēs kā limfodrenāžu mājās, masāža, sporta atjaunošanās, profilaksē kardiovaskulārām slimībām, vērtīgi ierīce visai ģimenei. Vai boks pēc bērna piedzimšanas tiek uzsvērts kaut kā savādāk, vai tieši otrā tev kaut kāda papildus motivācija? Papildus motivācija noteikti ir, savādāk. Jā, vairāk uz naudas skatos, man vairs nemēģināšu nevienam, necenšos vienam neko pierādīt. Man vairāk interesē tieši finansiālā puse, jebkurai cīņai šobrīd. Tā sākumā pirms jebkuras cīņas apspriešanas tagad tiek runāts par honorāru. Kādreiz man bija vienalga, cik man maksā, dod man sisties, tagad ir savādāk. Jo es atceros, bija pirms kaut kādiem gadiem, vairāk jau kā 5, tu pat biji vienreiz pieņēmis lēmumu neboksēt. Divreiz? Tā bija. Kas notiekās pēc tam? Pirmo reizi tas bija tiešām, ka es domāju, ka es vairs neboksēšu, un otro reizi man vienkārši gribējās, lai viss man liek mieru. Kura šitā ir pirmā vai otrā reize? 20. gads? Šī kā pirmā. Pirmā reize, ok. Un kāpēc ka vienmēr atnāc atpakaļ? Naudu. Primāri, jā? Tev piedāvā honorāru. Bet bija kaut kāds lielais honorārs, no kā tu kaut kur atteicies? Kas tev tur bija kaut kāda? Krievijā cīņa. Krievijā cīņa, tas bija, ok. Tagad nesen. Cik nesen? Pāris mēneši. 3, 4, 5 kaut ko. Jā? Pēc zīles, jā. Ok. Neilgi pēc tam kaut kad. Es neatceros, man tas laiks jūk, jo es tagad uz treniņu nometnē, man visas dienas ir vienādas. Un tas tev ir tāds pilnīgs tabū, ko tu nekādā gadījumā, ņemot vēl vērā tev t-shirt šobrīd. Jā. Viennozīmīgi. Es nezinu, ko tur apspriest. Tas nav par ko runāt šobrīd. Ir noslēpums, kāda tā summa bija, ko piedāvāja? 40,000 par cīņu, not bad. Būtu man lielākais honorārs dzīvē, man liekas. Not bad.
Bet gods tev ir vairāk kā 40,000 vērts. Man tikko bija intervija Polo, viņa vēl nav iznākusi. Es teicu, es pat par 400 štukām nebrauktu uz Krieviju. 4 miljoni, tad es varbūt sāku domāt, bet par 400,000 es pat nebrauktu šobrīd. Tagad, jo man ir draugi, kas ir gūstā, man ir draugi, kas ir miruši, man ir draugi, kas vēl karojas, daudzus pazīst tur, un man nav, es nezinu, kā es varētu no rīta paskatīties uz sevi spogulī, un tur nevaru. Man ir kaut kāda ētika, morāla. Es nenosodu tos, kas to dara, jā, tur katram ir savs, tur ir sportiski sporto, bet es to nevarētu. Okay. Es gribu tev parādīt vēl vienu video, kas ir, man liekas, kā vispār Kristaps Zutis kļūt tāds diezgan populārs plašākai, es patīšu uz priekšu tautai. Es to video esmu redzējis. Tu esi redzējis, vai ne? Tur bija tāds interesants moments, bet man vislabāk šī visā tajā cīņā pateikt, ne jau tas, ka ne šis moments, bet man patīk tās beigas, tur, kur cilvēks sniedz interviju, un viņam tā piegāja klāna ārā. Tā kā tas stāsts ir 1000 reizes izstāstīts. Man piezvanīja viņa menedžeri. To es video, un tu esi pareizi, tu saki, tu esi 1000 reizes stāstījis. Viņš nav vienīgais, kurus es izmetu no savas zāles ārā. Bet tik pazemojošā veidā? Jā, ir bijis vēl čāls atbrauc, piemēram, uz zāle beisbola nūju, ķipa sistman un skrēja apkārt Mūksals biznesa centram ar to beisbola nūju. Es kādreiz biju drusciņ debilāks nekā tagad, jā, es biju karstasinīgāks varbūt tās kaut kādā. Kā tu skaties uz toreiz to sparingu ar Enziņu, tu kaut kā tur, nezinu, darīt atkal tāpatās, nedarīt atkal? Noteikti vēl žostkāk, pa maz bija. Vēl žostkāk, jo tas viņu, viņš tas pats idiots, kur jau tu teici, viņš no tās kastas idiotiem, kurus nelabo tās, ka viņam ir. Jā, tu spārdu, nekas nemainās, viņi nesaprot. Jā. Un to šī pašā klipiņā var redzēt, ka ir mēs tu, un viņu tur. Intervijā viņš vēl tur ņem un tur kaut kāds. Reāli 3-4 minūtes pagājuši, viņš tur sagrāvies, saka, tur piedod, jā. Viņš pārģerbās, es viņam devu 10 minūtes. Vienas pēc 10 minūtēm viņš stāsta, jā, tā bija interesanta pieredze, man tur palīdzēs tas, tad nekāds intervijas, ar Batman kostīmā ārā. Viņš ir muļķis, uzvar pateikt. Tu neko nenožēlo tajā situācijā. Absolūti. Bet tev bija tā, ka... Tas bija pēc tam saņēmu, tā bija pirmā reize, pirmais mans tāds, kuru saņēmu, man bija drausmīgi daudz vēstules. Un tāpat kā līdzīgi kā Sabils Valentīna dienās, klausies, kā Sabils Valentīna dienā, kad es saņēmu, es atceros pirmajā gadā, kad es mācījos Sabilē, man bija priekš Sabiles, tās Valentīna dienas pasts, man bija kaut kādas 50, 60, tas ir nenormāli daudz. Tā kā nenormāli daudz. Un pusi no viņām bija, ka es tevi mīlu, un pusi no bija, es izšķēdīšu tev liso galvu. Ja? Un tad, kad tas ar to Enziņu notika, bija tā parās, pusi bija tā, un bija viens skolotāji. Pensionējusies skolotāji, kur man uzrakstīja, es, ka viņām gāja cauri, es vēl tad slims bija. Uzrakstīju, paldies tev, Kristap, tu mani atgriez ticību, ka Latvijā vēl ir vīrieši. Es domāju, ka tās skolotājas ziņā arī tā kā nostādīja to manam zušu kuģim to kursu, ja, kad es paliku, jo, tomēr cienījama sieviete bija mācījusi daudz cilvēks, mācījusi bērniem latviešu valodu, kas nav maz svarīgi. Un varbūt arī viņi man nostādīja, viņi varētu būt tāds, mans kompass droši vien tajā visā, un nenožēlu. Es labāk eju pa ielu, es skatos, man nav jānodur galva, nav jākaunās. Jā. Nekā šitie gondoni, kur ir gatavi uz slotas kātu uzsēsties, lai viņus tikai tiktu kā kāds nolaiko vai vēl kaut ko. Un, diemžēl, visa tā popkultūra, visa tā mūsu, kā to sauc, negluži. Šovbiznesa tieši tā. Viss tā mūsu popkultūra, viss tas šovbiznesa, viņi visi ir gatavi sēsties uz slotas skatiem, lai tikai viņi dabūtu savus sirsniņus, savus skatījumus un savu atpazīstamību. Un ir daļa, kuri vēl tikai varbūt cenšas vai domā, ka viņi var iekļūt, un tad viņi to izmanto kaut kādā mērā cenšoties man aizskart, un tad viņi video ar, cik tur ir skatījums tam video. Šitam ir 60,000, ja nemaldos. Tas ir ļoti... priekš YouTube tas ir daudz. Nekas tas nav tam oriģinālam, tur bija 500,000, Facebookā bija vēl vairāk. Tā kā es neko nepastojot Instagramā, man mēnesī ir 1,5 miljonu skatījumu, tur, cik tur tie interakšana. Un, tas arī man iemācīja, kad ir vienmēr būs pusi uz pusi. Bet tā arī bija, ka tev bija arī daudz negatīvu pēc tā.
Tur tā likās, ka viss tā korekti pa tēmu ir. Klausies. Tu jau viņam arī neko tādu neizdari, nekādas fiziskas miesas bojājumus. Es viņam pēc tam vēlreiz ietevu pagājušajā. Tas ir cits stāsts. Es zinu, ka jūs pēc tam kaut kādā tur pasākumā kaut ko tur jūs tur. Viņš tur piebrauc, nostājās tur. Es atceros, viņš bija viens no tiem, kad tās cūkas ielika to rakstu par to, kas viņas sit. Kaut kas atsūtījis, nekad neaizmirsīšu to viņa pretīgā purni. Es zināju, ka tu sit sievietes. Pats viņš ir pametis zīdaini, ko viņš uzšķinīja manai māsīcai. Tas man radinieki, ar kuriem es maz komunicēju, bet žēl. Es zināju, ka viņš sit sievietes, un es domāju, tu suns tāds. Es tev pareizi, kad es tev satikšu, tu man dabūsi. Es viņu satikšu, pat viņam pļauku nepaspēju iesist, viņš aizskrēja projām. Un kliedz pa policiju kaut ko, jā? Jā. Viņš arī aizgājis policijā. Man pēc tam bija jāiet sniegt paskaidrojumu, bet tur bija tāds adekvāts policists. Es iedevu savus paskaidrojumus. Es tur neteicu, jā, kā bija, tā bija. Bet viņam neko nepaspēja. Tu sāki izdarīt, par ko? Nē, pļaukas iest viņam, bet policists man teica, ka viņš nevar dabūt viņu rokā, un tāpēc to lietu laikam izbeidzas. Nezinu. Jā, adekvāts cilvēks. Viņš jau paskatās arī, kurš ir tas. Man ir vēl viena lieta, man ļoti daudz sauc uz policiju. Tā kā ļoti daudz visu par internetu komentāriem. Viņi man uzraksta komentārus, viņam atbild un viņi uztais uz to kriminālu lietu. Wow. Un tāpēc man ļoti labs jurists ir. Otrakārt, es neeju pie policistiem, kas ir krievi. Okay. Es principā ne. Ja man atnāk pavēst no policista, kurš kaut kāds Kovaļovs, Jakovļovs un šitie, es vienkārši neeju pie viņiem. Nav jēgas tur. Ja tu dabū vēl ar kaut kādu latviešu policistu, tad viņiem vēl var. Viņi vēl ir kaut kādi adekvāti. Cik man ir bijuši krievu policisti? Tur viena, varbūt divas sievietes kaut cik adekvāts tur pa kaut kādiem suņiem. Kāpēc tā tev prāt? Pirmkārt, jau man labi, es neko neteikšu. Nē, es šito ne. Labi. Okay. Vienkārši personīgā preference atstāsim to pie tā. Jā. Bet tev klausās bija pēc tā šo te enziņu incidentu, tev tā viss tur Instagram sekotāju skaits tev tikai eksplodējis, atceros. Kaut kādā mērā. Bija tā. Tur kādā pēkšņa atpazīstamība tev ietekmēja? Tas patika, tad brīdī likās. Tā, ka es tajā brīdī uz to negāju. Es tajā brīdī pats uz to gāju. Tāpēc arī man Kambala, tad mēs vēl bijām čomi, brīdināja par to, ka es to nožēlošu. Bet es domāju, kurš klausa Kambalu? Tā varbūt ir vienīgā normālā lieta, ko Kambala savā dzīvē kādam ir pateicis. To, bļēc, stulbenis zuds, viņu nepaklausīja toreiz. Tā es tur iegāju. Tagad jau es vairs, tas tā kā kāmīts iekšana. Kur es jau tādu darbu, kad, kurš man ņems darbā tagad? Kur es varētu iet strādāt? Es nezinu, gan jau varētu atrast. Par apsargu maksimā? Nē. Es domāju, ka tu esi stipri spējīgāks par apsargu maksimā. Zini, kā spējīgāks, jā, bet tu gribētu sev padot to kā Kristaps Zuds. Tu man pazīsti, varbūt tāpēc man nekas nebūtu pretī absolūti. Savādāk, jā, bet tādam, kurš man nepazīst, nezinu, ka man ar subordināciju varbūt viss ir kārtībā, ja tā subordinācija ir vietā. Tad es nezinu, vai tas būtu labs darbinieks. Skatoties tā, ko cilvēki redz par mani, droši vien tajos ir redzējuši tos sociālajos mēdījos, tos visus šitos un tos. Tagad jau laikā, ka visi jau filmē, tur kaut kas sākās tur uzreiz. Ok. Nē, es domāju, vai nav tā, ka tu tur pats sev bišķiņ tikai noraksti. Es nezinu. Kādā ziņā? Tādā ziņā, ka tu saki, ka tu sev jau uzstādi kaut kādu rāmi, ja, ka tur vai mani ņemt, vai nav tā, ka tu neesi to pamēģinājis, līdz ar to tu nezini, varbūt tās tu vari vēl daudz ko citu darīt. Es esmu mēģinājis pāris reizes. Pēdējo reizi es gribēju strādāt par autotirzniecībā, kur man nepaņēma. Tas, laikam, man bija tāds, tas varbūt man sāpināja droši vien vairāk nekā ļaunie komentāri. Kad tu saproti, ka tiem cilvēkiem tas priekšstats ir tāds, kāds ir, un ka tur varbūt tu vairs neko īsti nevarēsi. Bet tad es pārgrupējos, un tagad strādāju pie tā, lai es savu dzīvi pārceltu uz dzīvi ārpus pilsētas un veltītu sevi pilnībā dēlam un dēla audzināšanai. Bet materiāli jau kaut kas jādara kaut kā. Jebkurā gadījumā tad boks šobrīd arī tev liekas, ka būs tā. Ja vajadzēs, tad iešu zakt, bet mēs čigāni mākam. Bet pelnīt jau tā kā naudu var, plus ir kaut kas iekrāts. Boks, jā, šobrīd man nav, uz šito cīņu, lai cik tas dīvai nebūtu, es esmu individuālais sportists Latvijā droši vien populārākais, kas ir uz vietas. Jo mēs skatāmies vispār sportā, tad, kas man tur Delfi žurnālisti nosauc par 3. populārāko Latvijā, kad ir hokejs, basketbols, zuds, futbols un tad aiziet tālāk.
Un tas ir fakts, uz Latvijas-Albānijas spēles bija pat aizgājis. Tur bija 4000 cilvēku. Cik es esmu pēdējais KVS arēnā, tur nav bijuši zem 6000. Bet visu cieņu Latvijas futbolistiem. Es ceru, ka viņi arī uzvarēs kaut ko vairāk kādreiz par Lichtensteinu. Bet jā, man nav neviena sponsora. Man ir 2 čomi, kas man ir iedevuši. Viens ar vitamīniem palīdz, viens iedeva 200 eiro, ko trepa treniņiem samaksāt. Palīdzēja. Man tā kā nav sponsora. Nav tā, ka es viņus kaut kā esmu meklējis, jo man pagājušais paņirgājos par to, ka Jurīts prasīja sponsors uz rītdienu minūtes, tāpēc man tagad liekas, droši vien meklēt arī viņus būtu. Bet, jā, tā kā. Bet varbūt tas tad vajag kaut kādu promoteri, kas tev meklē sponsors. Latvijā nav promoteri. Īsti nav, jā, okay. Latvijā nav promoteri. Ir 2, man liekas, ka viņi ir Ukraiņi vai Krievi, kas strādā, bet viņi strādā ar tiem sportistiem, nevis ar vietējo tirgu, jo vietējais tirgus jau nav baigi. Nav Latvijā diezgan maz, bet es domāju, varbūt tās parunājam par tavu nākamo cīņu, jo, kad tev 10. janvārī ir, 10. janvāris, tev būs cīņa pret Franci Rozentālu, vai ne? Jā. Un man liekas, tas ir interesanti ar to Franci Rozentālu visā tajā storijā tas, ka sanāk, ka to nevis iepriekšējā, bet iepriekšējā cīņā, tu teici, kas tev nepatīk, ka bija tas, ka tu zaudēji Jurim Zundovskim, un pēc tam Francis Rozentāls uzvarēja savukārt Juris Zundovski. Sanāk, ka tu cīnīsies pret bokseri, kas ir uzvarējis to, kurš tevi uzvarēja. Ar kādu mentalitāti tu iekšā tajā cīņā? Tas man mentalitāte tā kā vispār nav nekāda sakara ar Zundovski. Zundovskis ir uzvarējuši visus. Man liekas, vienīgais Latvijā, kurš viņu nav uzvarējis. Okay. Jo es tur nolahojos. Tas noteikti nav radītājs. Zundovskis nekādā mērā sportiskajā kategorijā vispār nekotējās. Manās acīs nekur. Tad tu to sev kā tādu kauna traipu uzskatu to zaudējumu. Jā. Tas man ir kauns pret treneriem. Man ir kauns pret tiem, kas man skatījās ar atbalstu. Man tiešām ir liels kauns, bet kā ir tā jādzīvo? Ar to ir jāsadzīvo un jārēķinās, ka katrs vēlns man to tagad met acīs. Tu zaudēji Jurim, tur tā dzīvo. Bet tajā pašā laikā Francis Rozentāls, man liekas, viņam pat ir 10 cīņas, nevienas zaudējums, viņš tika neuzvarēts. Jā, viņš ir taksists cīšanas čempions Latvijā. Taksists, kā to saprast? Pasties, ar ko viņš ir boksējies. Es saprotu tavu domu džinsos. Džinsos, pēc tam viņš vēl tur pēdējā cīņā. Tas bija bērnakli, tas ir normāli, ja pēc bērnakla noteikumiem tas tā. Drīkst kājās jau ko vilkt. Jo, tas tā kā bērnaklā, tas ir bišķi savādāks nekā boks, ja tas ir, saprot, bērnaklā tu var arī turēt, un tas ir tuvāks tam, kas notika Talsos pie tā kluba. Tas ir tuvāk tam, tu nevar ar kājām un nevar ar rākoņiem, bet var ar rokām un var turēt. Bet Francis Rozentāls, viņš ir labs. Es uzskatu, es tomēr redzēju tās cīņas. Cik viņš ir labs 10. janvārī. Es skaties rokas viņam labi lido. Un runājot par to, bookmakeri arī īsti, teiksim, tur netic tev, ja tā varētu to nosaukt. Jo man liekas, ka es skatījos, tur tie bet uzlikti, ja nemaldos, bija. Šī ir pirmā un vienīgā cīņa, kad es saviem, jo man vienmēr draugi prasa. 5 pret 1,5. Ja kāds grib uzvarēt, tātad naudu, saka, viņam jāliek uz zūti. Man čomi, kas spēlē tos totalizators, vienmēr pirms katras cīņas man prasa, vai var uz tevi likt. Es vienmēr saku, neliec, tas man radīs papildus spriedzi. Šoreiz es jums visiem saku, ja jūs gribat pēc Ziemassvētkiem savu budžetu papildināt, pieckāršot. Tad jūs to noteikti varat darīt. Liekat līkumus uz šī cīņu. Es jums nesaku, liekat visu, uzliekat 50, 100 eiro, un es atbildu, ka es izdarīšu visu, kas man ir spēkos, un vēl maz drusciņu vairāk, lai jums saņemtu vēl vienu Ziemassvētku dāvanu šoreiz no manis. Okay. Kā tu jūties fizuhi? Tev labi ir šoreiz? Labāk? Tas ir normāli, viss kārtībā. Tev šī cīņa personīga? Nē. Okay. Jums tur bija kaut kāda tā saķeršanās tajā, kā sauc to sporta veidu, kur jūs... Viņš muļķis ir vienkārši, ko nevar izdarīt. Tur sanāk, mums abiem bija cīņas tojās, un viņš man mēģināja notraumēt. Es pēc basketbola piegāju viņam klāt, viņu soliņu pārprasīju, vai viss ir kārtībā. Viņa teica jā. Okay. Es aizgāju mājās, satveru savu aliņu, un skatos TikTokā, viņš jau nekad ar manīm necīnītos, viņš jau no manis baidās. Tad sākās tās sarunas, un tad mēs satikāmies ģērbtuvēs. LNK. Un? Es viņam paprasīju, kāpēc tu runā muļķības par maniem internetu. Nē, kaut kā es teicu, kāpēc tu teici, ka es esmu lohs?
Viņš pateica, tāpēc, ka tu esi. Uzreiz, Sejā. Jā, tas ir pis uzreiz iekšā. Ok. Un ko viņš? Un ko apķēra mani? Samīļoja. Mēs nokritām zemē, man bija cimdi, tad rokās viņam vēl nebija. Viņam nebija. Tad mums izšķīra tas Miroņets, tāds bokseris viens. Pēc tam es izgāju gaitanies, nomet cimdus, un tad jau bija cita aršana, tad jau es biju augšā, tad mums menti izšķīra. Kaut čoki vienkārši po olimpisko gāja, policija, nešķiet, nekauties, eit ringā. Un tad mēs iegājām ringā. Un ringā es redzējāt, mēs saķērāmies, pakāvāmies tur. Un tad man teica, lai es viņu laižu vaļā. Es viņu palaidu, un tad viņš man uzliec uz muguras. Mēģināju nožraukt. Nu, viss tad mums izšķīra, un tad es gribēju to jautājumu risināt pa savām sentāvu metodēm. Bet tad izdomāju, kāpēc, lai to darītu pa brīvu, ja to var darīt cīņā. Jā, man piedāvāja, pateica, kad sākās tās sarunas par to, ka jātaisa tā cīņa, un tad es tā pie sevis padomāju, ka tas jau tāpat kā Renziņu. Kāpēc man vajag kriminālu lietu, ja viņš pats ienāks ringā? Bet tad jau ir bišķiņ personīgi. Un ko nozīmē personīgi? Tas ir, personīgi tad, kad tev to dara ne tikai, teiksim, cīņas dēļ, bet arī tev kaut kas pret to cilvēku ir kaut ko, ko tu viņam gribi. Nē. Zini, kā es sapratu to gan es sev praktizēju, un to es jau noturēšu pēc Jurīša cīņas, es pie tā pieturēšos, jo mēs redzējām, kā tur nedrīkst dusmoties uz idiotiem. Okay. Nedrīkst. Tu neko nevar izdarīt par to, ka viņš tāds ir piedzimis. Vai viņš tāds ir radījies, vai viņš ir nokritis kaut kur sasits galvu, vai viņam nav tas spainis tik pilns kā visiem pāriem. Tur tu neko nevar izdarīt. Un tas, kad es uz viņu dusmošos vai mēģināšu to paņemt personiski, tikai iztērēšu savu enerģiju. Es zinu, kas man ir jādara, un es to esmu darījis daudzas reizes. Tas ir tāpat, kā mēs ar tevīm sēdētu čerī klubā, un kāds uzsistu manai draudzenei vai sievai pa dirsu, un es izietu ar viņu ārā izkauties. Tas ir tieši tikpat personīgi. Ok. Es saprotu, vienkārši reaģēju uz situāciju. Tas ir vienkārši jādara. Tāpat kā pēc pamīšanas jānokrata zicā, tāpatās ir, kādam ir jārāda savu vietu. Kā tu mentāli gatavojies cīņai, kurā, teiksim, kaut kā tur tā oficiālā statistika ir pret tevi? Tas man labāk patīk. Man ļoti patīk būt underdogam. Tas mans mīļākais ir. Man tā kā underdogs tas ir. Papildus motivācija? Nē, tad ir vienkāršāk tieši otrādāk. Nav sloks nekāds uz mums. Okay. Ka nav tev... Jā, sloks pareizi tas būtu. Nav tā, ka visi sagaida no tevis, ka tu uzvarēsi apmēram. Ja tu zaudē apmēram, tad... Nē, man vienalga, ko viņi sagaida. Viņi visi vienmēr grib sagaidīt tikai, lai kaut kas slikts kādam notiek. Tur ļoti maz daļa mūsu sabiedrības ir tādas, kas tiešām priecājās un atbalsta tevi tādā labā brīdī. Jā. Tas visiem patīk, kā tev virsū. Problēmas, visiem patīk. Kāpēc mēs visi skatāmies tos realitātes šovus, un visi, jo tur ir trash, tur ir visi tie mēsli, tur ir tie strīdi, tur tās lamāšanās. Kāpēc visiem patīk skatīties video ar Zutu vai lasīt Zuša intervijas, jo Zuts pasaka, kā ir. Jā, viņš kaut ko var... Nav tas notušētais, politkorektais. Jā, viņš izmanto tēlēns izteiksmes līdzekļus nered. Tas ir interesantāk nekā skatīties Laura Ēnika intervijas. Es neesmu, man liekas, nevienu Laura Ēnika interviju skatījies. Tas tev paveicies. Es kaut kā nav mans ampluā. Ieslēdz Latvijas Rādio 2 kādreiz. Es visu bērnību to vājprāt klausījos. Bet kāds tādēks tik miers. Klausies, Latvijā vispār runā par tādu lietu kā bokseru mentālo veselību, vai arī tur jābūt vecim un viss? Nezinu. Es nezinu, ko Latvijā runā. Esmu sev distancējis no tās burbuļas. Es arī izdzēsos no platformas X. Jo man apnika... Tad ne TikToks, ne X, kur tu esi Instagramā vēl? Ne X, ne Facebook, es arī Instagramā mazēs. Man apnika, kad es no rītiem ceļos, es lieku klucis, tajā laikā googlēju savu vārdu no rītiem un skatījos, kādas ziņas maniem ielikts. Un katru reizi, kad tu ieraksti kaut ko Twitterī, viņi paņem to, izrauj no konteksta un ieliek raksts, tur kas jauns, tur tas. Visu laiku, ja tu uzraksti istabas Zuds, tagad googlē un uzraksti news, tu tur paskatīsies, un tur daudz tie raksti ir par to, ko es esmu ierakstījis Twitterī. Es tur kādreiz Viņčuku iekapāju, ierakstu kaut kādas muļķības. Priekš kā man tur vajag ražot priekš viņiem kontentu, ko viņi pēc tam monetizē,
Kamēr mana monetizācija ir lasīt tos, kurus ir aizvainojis no konteksta izrautais mans tweets komentārs. Tāpēc es arī tos sociālos tīklus vairs tā īsti nelietoju. Vienīgais, kas man ir Instagrams, tur es bet tur es, ja arī es kādam sekoju, tad es lielāko daļu uzlicis, ka es neredzu, ko viņi liek, jo man tiešām tas Latvijas burbulis neinteresē. Man neinteresē tas varžu dīķis. Man neinteresē. Uzvelk? Kā lūdzu? Tā uzvelk arī tas. Vienkārši neinteresē. Es negribu savus smadziņus piesārņot vai likt savā galvā kaut kādas tādas pat kā skolā. Es nemācījos to, kas man nepatīk. Ja man nepatīk un man neinteresē, es zināju, ka man nekad mūžā nevajadzēs Pitagora teorēmu. Reāli zināju. Es varu pateikt, vienu brīdi, kad tev vajadzēs Pitagora teorēmu. Man nesen vajadzēja Pitagora teorēmu. Dēls ir 4. klasē, palīdz mājas darbus viņiem pildīt. Es tev pastāstīšu, man ir ģimenē 2 pedagogi. Ja, man ģimene sastāv no armijniekiem un pedagogiem. Un es tagad domāju, savu dēlu izglītošanu atstāt vai izglītošanu tajos jautājumos, kas saistīti ar skolu. Es noteikti atceru un nedošu nekādas padomas tajā visā, jo es skolā neesmu mācījies. Es no 5. klases neesmu mācījies vispār skolā. Es ar to nelepojos un es ceru, ka mans dēls šito neredzēs. Bet es noteikti nevaru neko iemācīt, jo man bija labākas lietas, ko darīt. Es kaut ko citu mācījos tajā laikā. Saprot, Agal, es domāju, ka te mēs varētu atgriezties pie tā paša momenta, ka man tas sens tajā laikā nebija blakus, un man vajadzēja izzināt lietas citādāk. Jā, tad es meklēju kaut kādus veidus, kā izzināt pasauli, kā izprast kaut kādus procesus un tā, jo paralēli tam visam tie vēl bija 90. 2000, kad bija diezgan pieticīgi dzīves apstākļi manai ģimenei. Ok. Es saprotu, ka tu varbūt tās kaut kādā tādā tā kā plašākā Latvijas mēdīju vai tādā burbulī neiedziļinies, jo tev tas neinteresē. Tad pašā laikā tu biji kaut kādā vai nu vienā epizodē vai kaut kādā konkrētā raidījumā ar Armānu Simpsonu kopā, kurš ļoti daudz runā par, teiksim, vīriešu mentālo veselību, viņam pašam tās depresijas epizodes. Viņš, starp citu, bija mūsu podkāstu pirmais viesis un ir visskatītākā epizode ar ļoti daudz pozitīvām atsauksmēm. Un kaut ko jūs tur toreiz tomēr par to tēmu pacēlāt. Kā arī vīrieši drīkst reizēm mentāli. Tas bija ļoti smags posms manā dzīvē. Okay. Jā, mēs pēc milzīgas traģēdijas ģimenē un tad es biju tāds. Tas bija laiks, kad es ģērbtuvēs raudāju, treniņā es trenējos, situ cilvēku, un es kaut ko atceros, un paliek slikti, es aiziešu ģērbtuvu, uzlieku dvielas galvas, paraudu, un neapakaļ sistu cilvēku. Bija tāds laiks, un tieši tas sakrit, un Simpsons ir ļoti cienījams cilvēks, labs draugs man paziņa. Droši vien tā vairāk teikt, es atceros no laikiem, kad vēl bija Rīgas Dinamo pirmās sezonas, es Dinamo strādāju par brīvprātīgo, viņš mums bija priekšnieks kaut kādā mērā, un viņš vienmēr ļoti labi izturējās pret mums sīkajiem, nekad nebija nekad viņš nebija tāds iedomīgs vai tāds, viņš vienmēr normāli attiecās, neskatoties uz jebkādiem apstākļiem, jo es arī tur taisīju brīnums visādi. Nav noslēpums, jā, un tāpēc viņš uzaicinājās aizgāju, un tad tajā podkāstā es parunāju varbūt vairāk atklātāk par to, bet ikdienā man nesanāk baigi daudz pievērst uzmanību tam mentālam stāvoklim. Tīpaši šobrīd, kad ir jātrenējās, un paldies Dievam, ir ļoti vienkārši. Mentālā veselība izārstējās, kad piedzima dēls. Tā kā ar to man tas kaut kāds, jo visas manas tās mentālās problēmas un sāpes, un tas bija kaut kādā mērā saistīts ar tiem pēcnācējiem, un šobrīd tas man ir nevis atrisināts, bet es ticu, ka šis ir vislabākais, vispareizākais ceļš, pa kuru man bija jāaiziet, jānoiet, lai tiktu līdz tam savam laimes momentam, mērķim, golam, es nezinu, kā viņu nosaukt, lai tiktu pie tā, kas man ir tagad, un tagad man ir viss, ko vīrietis var gribēt. Absolūti. Jā, tik tiešām Armāns Simpsons ir tāds, kas par šīm tēmām ļoti daudz runā. Bet es atceros, ka tu arī minēji, ka tu pats arī esi gājis pie psihoterapeita kaut kādā tur attiecīgā dzīves posmā. Es tajā laikā gāju, bet tas bija baigais fiasko tur. Kādā ziņā fiasko? Man liekas, ka viņi vairāk saika prātā no manīm nekā es. Es zināju, man vēl tie prikoli, man tur patīk, es tur iekšā, es saku, ka es viņai teicu, man vieglāk būtu aprakt cilvēku nekā atnākt pie jums šeit. Okay. Viņas bālā sēju un tas viss. Es man nesagāju, es 2 reizes mēģināju, man 2 reizes nav sanācis. Pēc aizgāju, jā, tur bija kaut kāds 6-7 reizes tur pēc tās traģēdijas, tur parunāju, paraudāju bišķiņu, bet, kad tur sēdi, viņi tur saka, jā. Tev palīdzēja tas kaut kādā ziņā? Kā palīdzēja? Es varēju ielikt ķeksīt, ka es mēģināju vismaz izārstēt. Neko nepalīdzēja, vienīgais, kas palīdz, ir alkohols.
vai sports? Vai nē, starp citu, par to tu runāji. Tu tagad redzi, arī esi tieši nometnē un loģiski, cik stundas dienā parasti ir treniņi. Kā mums tagad slims, tagad 2 bija. Ok, tagad 2, bet, nu, teiksim, kad vesels. 4 stundas. 4 ir tikai zālē treniņi, tad vēl ir pastaigas, recovery, baseins, pirts. Absolūti, jo es šo te atceros arī no tā laika, kad es intensīvi triatlonu nodarbojos, un ka tur tik tiešām bija tur arī uz nometnēm brauc, tā parasti tur pat 3-4 stundām, vismaz dienā sportiņš, pat citreiz 5-6 sanāk. Un tad tik tiešām tev ir tie 2 režīmi, vai nu tu esi iekšā ieslēdzies tajā treniņā, vai otrs tu vienkārši, kā mēs smējamies, haskijā guli, kāpēc haskijā, tāpēc tās glāžainas acis ir no tās lielās slodzes. Un tad, protams, tur pa mentālo veselību domāt nav laika. Zini, kā es vēl atradu tādu labu veidu par mentālo veselību. Tas, kā es bērnībā tiku galā ar savām mentālās veselības problēmām, un tas ir datorspēles. Joprojām spēlē? Counter-Strike? Jā. Katru dienu. Un tas ir jautājums, skatās uz tevi. Mēs kopā Fortnite spēlējam. Man plays ir, un viņi spēlē Fortnite. Ja man tur ja viņi saka, paliek greserīgi, tas pāris partijas Fortnite izmauc un tā. Es Fortnite savu dēlu spēlēju kopā, starp citu. Es ar savu dēlu arī plānoju spēlēt. Es tagad skrāju cēsās skinus, kurus es viņam atstāšu mantojumā. Fortnite, un tagad es nekad mūžā nedomāju, ka es to Roblox spēlēšu, bet tagad man pat Roblox jāspēlē. Roblox es droši vien, kad arī kaut kad, ja viņš nenomirs, tad izspēlēšu. Es esmu dzirdējis tik drausmīgi daudz baisas lietas par viņu, kad es... Kādā ziņā baisas? Par to pedofīliju, par bulijošanu, par to visu. Es tev varu pēc tam... Tās spēles ietveros? Jā, tur ir drausmas, tur ir visas tās istabas, kur tu ej, kur tur bērniem tur tā kā uztaisīts tā kā seksuāla orģija kontents, kur tie bērni var ieiet 8 gadīgi iekšā tādās atsevišķās istabās. Es esmu pasties, jo man tas tagad sāk palikt aktuāli. Nu, Roblox ir baigā indi īstenībā. Tur tiešām tur esot tā, ka tu spēlē to spēlīt, un tur ir oficiālajā lapā pieejam, kur tu iej iekšā, kur tā kā publiskā pirts, kur visi izdeveš seksuālas skaņas. Čurā viens otram virsū, tur kaut kāds vaiprāts. Un tas ir iekšā tajā spēlē, un to var dabūt tie 8-gadīgie bērni. Ko es skatījos tagad vienu podcastu amerikāņu, kur čāls stāstīja par to, kurš tieši vairāk, un tad es tā domāju, es negribētu, lai mans bērns... Skaidrs, kaut kur jau tas ir jāiemācās, bet labāk kaut kā līdzīgāk, tā kā es atceros, es tur gaidīju, ka vecāki, kad vecmāmiņu, kas tur aizbrauks uz veikalu, tad tur atrad vectāvam bija kārtas ar plikām sievietēm, tur vai kaut kādas video kasetes bez nosaukumiem, kaut kur paslēptas skapjā aiz atslēgas, tad tur zinu, tur labāk kaut kā tā nekā Robloxā. Bet tur kaut kur jāuziet. Cik es zinu, man puika nav vēl uzgājis tādas. Cerams, ka neuzies. Viņš ir kaut kāda makšķerēšanas spēle, vēl tur kaut kādas tādas. Nu, tur pat Counter-Strike ir iekšā, jā, bet atkal tur, labi, varbūt mums ir... Lai gan mums arī ir diezgan esmu saskāries, man ir paziņa, kurš strādā pedofīlijas zoofīlijas tajā policijā. Tas ir vienīgais mens, ko es draudzējos. Un tad ir mums arī diezgan traki, varbūt viņi vienkārši vēl nav tik advancēti, jo Amerikā tas ir nenormāli izplatīts, un tieši tie predatori, viņi tajos Robloxos, tur tos bērnus tur traki iet, karoči. Bet es pieņemu, ka mums šeit uz vietas mums ir mazāks tirgus, mazāk cilvēku, un tajos serveros arī tad, ja tas ir latviešu servers, tad mums tā... Nav vēl tik daudz slimo tajā sabiedrībā, vai tie slimi ir. Viņi ir tā kā vēl neriskēs tik ļoti trakas lietas darīt. Viņi nav tik advancēti, lai to izdarītu. Piekrīt. Tāpēc, bet noteikti pieskatu viņu, jo es saku, es tiešām šausmu lietas par Roblox saklausījies. Tā laikam vienīgā spēle, ko es negribētu, lai mans bērns spēlē. Roblox, Fortnite un Minecraft. Tās man liekas 3, kas viņam tur uz riņķi ietur. Tā viens populārāks, tā otrs, tā trešais. Es spēlēju. Es visu spēlēju, man labs dators ir. Tas man ir starp treniņiem arī, ka es esmu prom no mājām un tur vienkāršāk. Tā ir tas nothing box saucamais, jau kur tu iek, ka grib atslēgties no pasaules. Jā. Mums tur, lai gan kāds tagad, mums savādāk, mums tur ir savs sociālais klubiņš ar dažādiem dzīves pabērniem, veiksmīgākiem, mazāk veiksmīgiem. Un mēs tas tāds Discord kanāls, kur mēs sēžam visi, mēs tur cīņas kopā skatāmies, kad latvieši cīnās, jā, tur šodien arī PFLs būs, tur mums rādīs. Un mums ir tās communities, mums tur ir džeki, kas mācās IT jomu, un tā viņi man palīdz ar visiem tehniskajām lietām, jo tas tagad viens, tieši kamēr es esmu intervijā, mans dators ir brīvs, viņš man tīri tagad no putekļiem un update taisa no Ziemassvētku vecīšu. Tā kā, jā, es tur esmu pat iepazinis daudz cilvēkus, daudz draugus, jaunas sastaps. Mums tur ir tāds patīkams community vakarā, tur iet, tur ap 15-20 cilvēkiem laik spēlēt grupiņās pa 5, pa 2, kā kurš. Mēs arī turnīrus rīkojam. Tur. Interesanti. Jā, ir ko darīt.
Vismaz kaut kāda community nodara, vēl kaut kas jau patīk. Kas savādāk baigi arī tā vientulība ļoti, ļoti patīk man. Un man ir bail palikt, jo es ļoti ienīstu cilvēkus. Man ļoti tas nogurs no visas tās burzmas. Zini, kas ir pats trakākais vispār visā tajā? Tu ej pa ielu, tev skrien klāt, tur nofočēties, tur bērni pirms skrien veikalos apķert. Tas man vispār pirmo reizi, kad tas notika, bija tāds traka, bet Elīnai tā biežāk gadās, visādas tādas situācijas, ja. Tad īpaši jūs kopā ejat, vai ne, tad vispār? Tad viņi baidās no maniem, jo Elīnas fani no maniem baidās. Okay. Bet tie, kas nebaidās no tevis? Nav tāda, kas nevar. Okay. Un zinām, ka tu pieredzi, ka tu ej ārā, ka tu esi tajās sabiedrībās, tajos pasākumos, un ka tur viss tur tev tik draudzīgi, un tā, tu aizēj mājās, lietas kluci, atver to Instagram, lasi tos komentārus un saprot, visi šie paši, kas tev tur tikko tur buč vai dīrs, tur raksta par tevi kaut kāds mēsls, un es nesaprotu to, ka man tas nav pieņemami, man es tā negribu. Man es sapratu, man ir attīstījusies alerģija pret cilvēkiem. Nepatīk, īpaši pret dumjiem cilvēkiem. Dūmis cilvēki nav noteikti nekas patīkams. Man ir ļoti maz tādas cilvēki, ar kuriem man patīk kaut ko parunāties vai pat sarakstīties. Man pa lielam es pastījos šodien čatā, braucot uz šejien, man no pēdējiem čatiem, kur es esmu vienkārši kāds, ar ko es esmu sarakstījies pa dzīvi, vai kāds, kas ārpus Discord, kas nav man tajā, ka tā ir Langa. Tas, man liekas, un ģimenes čats, tie ir vienīgie čati, kas man ir aktīvi, jo Langas kundze man šad atsūt kādu filmu foršu, ko paskatīties, vai mēs tur apspriešam, viņi man ir labs draugs un es viņu ļoti cienu. Un tad, kad man ir laiks, man arī latviešu valodu māca, ko es skolā neiemācījos, bet tas ir bijis tikai vienreiz un ļoti maz, tāpēc par manām kļūdām jūs viņai neko neprasat, lūdzu. Tāpēc, viņi vismaz ir inteliģents cilvēks, ar viņu ir interesanti runāt, un viņi ir patiesā, tā tur, visas tās kreisās draudzības, visi tie nepatīk, noguru, apnika, izaugu, nezinu, kā to nosaukt. Pa daudz vienkārši, Jā. Okay. Klausies, ko tu ieteikti, teiksim, kaut kādam jaunam čalim, kas varbūt tās, nesako tev, bet kurš jūtās dzīvē, dusmīgs, apmaldījies, nesaprasts, ko viņi darīja? Un ja tas nepalīdz, arī trenējies. Sports. Jā. Kur sportu? Jā, boks trenēties vai vienalga kas? Nevajag boks. Ir daudz dažādu sportu, katram ir savs sports. Padele, kur populāri ir tagad visādi tenis, ir basketbols, ir viss kaut kas. Boks, tas, protams, kādā līmenī, ja tu to dari tā tīri priekš sevis un dari pie adekvātiem treneriem, kas Latvijā nav mazums, tad jā, bet jaunietim, ja tu skaties no tādas sporta perspektīvas, un tā, tad es droši vien, ka nerekomendēju nevienam boksu. Bet kā vieta... Sevi mācēt aizstāvēt, tas nav jēdzīgi? Nē, tas ir pats stulbākais, ko tu vari domāt, ka tu jebkurā treniņu zālē iemācīsies sevi aizstāvēt. Tas ir vislielākais vājprāts, ko cilvēkiem var teikt. Tieši otrādi, es vienmēr, ka pie maniem nāk, es saku, nekad dzīvē neiedomājies, ka tu uz ielas var kaut ko risināt vai vēl kaut ko, jo uz ielas ir nazis, uz ielas ir akmeņi, uz ielas ir pudeles, un tas to tu nekad nevienā zālē neiemācīsies. Jā. Būs 3-1, pieņemsim, tam līdzīgi. Tas ir pavisam kaut kas cits. Es esmu 3 reizes sadurts, vienreiz bijusi sieva, 2 reizes uz ielas. Tas ir savādāk, bet tad neiemācīsies. Protams, ka tu vari, kas man patika no boksa, kas sākumā bija, tas, ka tu tajās stresa situācijās tomēr proti sagrupēties un kaut ko. Bet tas arī ne visiem tā aizies. Cits izdomās, ka viņš kaut ko var, viņš noticēs sev, kā Džeiks Pols, piemēram. Ka varbūt tās kaut kas izdodās beigās. Es pareizi dzirdēju, teicu, bijusi sieva tev sadūra. Jā. Tas ir savu noslēpums. Tā kā, bīstama vai vienkārši kaut kādā kājā iedūra vai kā? Normāli sadūra. Nē, tur bija situācijas pēc Bidžīs suits kaut kādas pasākumas. Tur bija diezgan liela alkohola reibumā. Tur bija, kamēr es vēl biju ārpus mājas, es biju samuķījis meitenes, atbrauc mājās, un tad tās meitenes sāk zvanīties. Un tad, sieva ņēma pie sirds. Bet viss kārtībā. Bet labi, ņemt pie sirds ir viens dūri cilvēkam ar nāzi. Viņi no sabilst, tas normāli mums. Okay. Bet tur jau visādas varēja arī beigties. Es viņu apprecēju pēc tam, kad viņi man sadūra. Okay. Tad tajā brīdī tu saprati, ka tā ir īstā, jā? Uz to, pirmā īstā. Pirmā īstā. Bet pēc laika tā kā atgojos, saprati, tomēr nav. Okay, Nē, es jau negribēju no viņš šķirties, viņi jau mani pamet. Okay. Tāpēc, ka neļauj vēlreiz durt, vai kā? Ja es būtu, tad es būtu droši vien beigts, jā.
Jā. Labāk, nē. Ja tas varētu pateikt kaut ko 18 gadu vecumā, kas tas būtu? Jebkuru vecenu, kur tev patīk, pīs no viņas prom, cik vien var ātri. Līdz kaut kādam 30 gadu vecumam. Kāpēc? Tāpēc, ka visas manas problēmas, viss, kas man dzīvē ir bijis slikts, visi cilvēki, kas man ir sāpinājuši, ir bijuši cilvēki, kas man ir bijuši pazīstami, vai cilvēki, kuri man ir kaut ko nozīmējuši. Man nekad nav sāpinājis neviens svešs cilvēks. Un kaut kādā laika posmā tur vienās attiecībās, man lielākās tādas lietas, ko es esmu darījis nepareizi, un tas ir droši vien tikai ar sievietēm kaut kādā mērā saistīts, ko es nožēloju, un ko es droši vien nedarītu vēlreiz tāpatās. Kas ir labākais, ko kāds priekš tevis ir izdarījis dzīvē? Un ko nedrīkst teikt, ir tavu bērnu laišana pasaulē, izņemot to, tāpēc, ka visi vīrieši atbildēs vienmēr to. Bļaļ. Es zinu, ka salīdzinot ar to viss pārējās liekas nenozīmīgs, tāpēc ir daudz grūtāk uzreiz. Ir vairāk, tur bija tāds draugs, kas man to zāli palīdzēja noturēt virs ūdens, tas Mārtiņš. Noteikti viņš man ir izdarījis labi, neko neprasot uzreiz neko par to pretī. Tad bija tāds resnais Mārtiņš, kurš man arī daudz labi darīja, kurš man bija čoms kādreiz tur dažādās lietās. Bet atkal, ko es tur pretī darīju, es nezinu. Tās droši vien tādas... Pēters, tur man daudz labi darījis, ir no Bentley Pēters, jā. Ir jau dzīves laikā noteikti daudzas lietas, kuras tur darīju. Es atceros, vienu labu padomu man deva, bija Baltikovo CEO tajā laikā, tāds Veinbergs. Viņš man par biznesu deva labu padomu. Vai daudz cilvēku ir, kas man ir kaut ko tādu labu pateikuši vai kaut ko labi izdarījuši. Katru lietu tagad atcerēties vai kādu īpaši tur izcelt, sarežģīti ir. Droši vien. Kas ir svarīgākais, par ko mēs šodien neesam parunājuši? Tavuprāt, ko tu gribētu nodot tālāk? Es negribu vispār neko. Tu vispār neko nevari. Es negribu. Man tas patīk, cilvēki jau nezina, ka es Kristupam prasu, tev ir laiks parunāt, un viņš tā, nav, bet pie tevis atnākšu. Tādā ziņā saka, ļoti cienu respektē to. Jūs jau man arī labi esat darījuši savā laikā ar šitiem visiem zālē. Jūs tur darījāt, es atceros tavu Bračku vēl daudzus gadus apakaļ, kad es rīkoju pirmos drosmes ringus. Viņš man balvas deva. Tas jau tikai normāli. Tas ir normāli tev, tas ir normāli man, bet tas nebūtu normāli, ja tādas lietas nenovērtētu. Plus arī tev ir kvalitatīvs kontents. Es pirms tam jau biju pamanījis, ka tie podkāsti ir kvalitatīvi, tur nestum tur galīgi tūkšu gaisu un nedara to dēļ tā, lai dabūtu kaut kādu hype vai čeki tur apakšbiksēs nesmērējās Didieļā un tur kaut ko nedara. Tas ir bijis savādāk. Tomēr tāds... Didieļā. Tur bija kaut kas... Tu neizdomājies par stand-up komiķu, varbūt tās tā kā boks karjera ar šos... Es neatceros... Es runāju ar Bāliņu par šī, es teicu, un es saku, es būtu vislabākais komiķis. Viņš saka, kāpēc? Tāpēc, ka ja tu par maniem jokiem nesmiesies, tev iestīšu. Varētu. Es gaidu, ka man uzaicinās uz kādu no šī, es varētu pamēģināt uztaisīt savu to. Es domāju, ka mierīgi, teiksim, tur tāda kaut kāda tur uz, nezinu, cik tur viņi pusstundu, tur tam līdzīgi tur runājam, plus vēl kaut ko ar publiku iesaistīt. Man liekas, ka mierīgi varētu, jo man liekas, komēdijas vislielākā tāda prasme ir tas, ka tev smadzenes spēj uz kādu situāciju ļoti ātri reaģēt, kad var noķert to momentu, jo smieklīgi tikai tad, ja tu uzreiz tu pasaki. Pēc tam jau tas vairāk nav tas moments vai pareizais, un tas tev ir. To teātri uztrenējumu etīdes spēlē, tas bija man mīļākais, tas bija tas, kāpēc es parasti sāku iet uz to teātri pulciņu, tur es arī ieberzos 3 reizes aizgāju un dabūju galveno lomu sunciem zēnos un dabūju pēc tam 7 gadus atlauzu ar viņiem. Bet tas man ļoti daudz palīdzēja, gan tādā publiskajā runā, gan spējā aizrunāt ausis, arī podkāstos es varu runāt. Ne tikai podkāstos, arī pirms cīņas visās tajās intervijās parasti.
Jo, piemēram, ja kāds grib labu salīdzinājumu, un es teiksim, nevēlos neko sliktu par nevienu tur publiski teikt, bet teiksim, var salīdzināt pirms konkrēti, kā tie Juris Zendovska cīņas, kā tajās intervijās, kā viņš runā un kā tu runā. Jā, nu, tu nevari salīdzināt idiotu ar cilvēku, kuram ir kaut kas tajā spēlē. Tas nav, nedrīkst lūdzu nesalīdzināt man ar Zendovsku. Vienīgais, kas mums ir kopīgs, mēs abi esam filmējušies slavenībās bez filtra, un tas arī viss ir. Vienkārši es gribēju teikt, ka jums tur ļoti varēja redzēt atšķirīgi, ka tev no šovu biznesa viedokļa bija ļoti skatāms tas, kā tu māki pasniegt to savu domu, kā tu vari ieintriģēt to potenciālo cīņas skatītāju, un kāpēc tu saki galā, kāpēc ir vismaz 6000 cilvēku, kas nāk skatīties. Tad bija stulbīgi, laikam 8. Nu, tad vispār vēl vairāk, kad priekš Latvijas ir ārkārtīgi daudz, ka klātienē atnāk 8 cilvēki. Pēdējām 3 Latvijas futbola izlases spēlēm kopā. Tas ir vairāk nekā uz pret Stambulas konvenciju tur izstāšanos nācis tur un par to ziņās rakstīt. Tas mums pārliekās vislielākais vājprāts marazms, un visi tie, kas par to runā, ir galīgākie muļķi un klauni. Tas mēs par to tēmu tāpēc arī nerunāsim. Mēs varam parunāt no tā aspekta, cik viegli ir sūdētājiem aizvērt atmiņu, cik viegli ir sūdētājiem sapist prātu. Tas ir visvienkāršākais piemērs. Tenzinieks ir malacis. Viņš patīk, viņš liekas inteliģents, gudrs, un viņš ir tāds tā kā mārketinga un viss tā PR tāds pamatlīdzējs tajā visā, bet tas ir, es nesaprotu, kā tas vēl var strādāt. Un tagad tu saproti, kā tas vēl var strādāt, jā, bet ir tās Maksims pārdevējs, kurš Zutim kritizē par viņa svāru vai par vēl kaut ko. Tas skaidrs, sūdētāji. Un tas ir sūds, kas viņiem tajā momentā ir aktuāls, jo tas tiešām ir sūds. Nav tā? Manā skatījumā, jā, tur vispār tādai diskusijai nebūtu pat jānotiek. Tā kā, jā, manā skatījumā. Tagad tu par to, ka viņai ir jābūt? Vispār tādai diskusijai. Nē, par to, kāpēc vispār ir ar likumu jānosaka. Es to varu pateikt, kāpēc. Tas pat muļķim būtu jāsaka. Es domāju, ka tu arī to saproti, jo tas ir Stambulas konvencija, ir brīnišķīgs veids, kā nevalstiskajām organizācijām apzināt valsts un Eiropas finansējumu. Un ja tas ir tas, tad tas ir pilnīgi nevajadzīgi. Tas ir vienīgais iemesls. Paskatāmies tikai uz vienu. Man pietika ar vienu piemēru, bija vardarbības pret sievietēm centrs Marta, pie kur es vērsos, sūdat man par to, ka es situ sievietes, kāpēc jūs neaizstāvat, bet sūdz jautājums par viņu telefonu līnijas uzturēšanu. Vai ne? Bija pats smieklīgākais bija. Tika piešķirti, cik tur tie miljoni, un izglābti 11 cilvēki. Tā kā no vardarbības mājās. Un sanāk, par to naudu, ko viņi piešķīra tam projektam, lai izņemtu no tām ģimenēm tās sievietes un tos bērnus, tos 15 vai 20, cik viņi bija, sadalot uz galviņām, gan katrai mātei, gan katram bērnam, kurš tika izglābts, sanāk pa 100 000, tas ir 2 stāv dzīvoklis Purčikā. Tā ir reāla matemātika. Un pēc tam tu domā, kāpēc diez vajag Stambulas konvenciju? Diez kāpēc kultūras ministrijai tas ir tik aktuāli, diez kāpēc. Tas ir tāds, man vairāk mulsina tas, jo, pieņemsim, es skatos uz savu burbuli, jo, tas ir tas, ko es redzu cilvēku, kas man apkārt mums. Nevienam nav vardarbība ģimenē. Tā, ka plašā, pasos tur 1000, varbūt ne, bet 500 cilvēku loku, es neesmu dzirdējis, neesmu redzējis, ka kādreiz kāds iet ar brūcēm, sasistām, kāds šķirtos dēļ, tā nav. Tāda lieta manā burbulī neeksistē. Un tad es tagad domāju, ir pietiekoši daudz, kas varbūt tās, kur tiek smagi patērēts alkohols, kur vēl kaut kas, kur tas ir. Un tā ir vienkārši neizbēgama dzīves sastāvdaļa. Tu jau pieņemot vienalga kādu likumu, konvenciju, nebūs, nē, tagad visu vairāk nesitīšu. Viņiem neinteresē, ko tu tur pieņem. Jā, un tas ir viens otrs. Krimināla likums joprojām pastāv. Tas nekas jau nav mainījies. Krimināla likumā sodi par to ir paredzēta. Tev nav burbulī, man nav, manā burbulī nav, bet es ļoti daudz, tīpaši pēc Covidā saskāros, man tāds darbs bija konfliktu risināšana, kur bija tās sasistās mammas veido ar bērniem un arī tādiem turīgiem cilvēkiem, kas tur zem alkohola un zem visu to izdara. Es nezinu nevienu gadījumu, kur Stambulas konvencija vai konvencijas vadlīnijas tuvāko 15 gadu laikā tieši balstoties uz to Stambulas konvenciju, uzlabos situāciju.
Ja mēs, tur tajā konvencijā nav nekas tāds, kas, izņemot, ka tās nevalstiskās organizācijas dabū to piķi, tur nav nekas tāds, kas man nav tur īsti nepaņems. Tur pa tiem dzimumiem, pa tiem visiem, tas tur ir, tas sūds ir, ir vīrietis, sieviete un ir mentāla slimība un viss. Un, man viņi īsti arī pat netraucē, lai gan man uzskatu, ir varbūt savādāk. Man viņi absolūti netraucē, lai viņi ir vai lai viņi nav, man netraucē. Vienīgais, kas man šokē, ir tas, ka tomēr mēs spējam tik daudz miljonus iedot, lai izglābtu 11 lai gan to dara centrs Open, tas pats bez ar minimālu valsts finansēšanu. Tas viss ir sūds. Un tajā pašā laikā mums ir bērni invalīdi, kuriem ir pensija. Tagad 500 eiro pacēla, laik bija 400, tagad ir 500 eiro. Un kopā tādi ir 20,000 bērni invalīdi, kuri saņem tās pensijas. Ja mēs to zvanu centra naudu, un daļu no tās naudas, kas bija paredzēta, lai izglābtu tās vardarbībā cietušās, aizsūtīt uz citu sociāli maznodrošinātu grupu, mēs viņiem pensijas varētu palielināt uz pusi uzreiz. Tīri matemātiski. Tad tur kāds pa vidu nenopelnīt. Bet nevalstiskās organizācijas, progresīvais centrs Marta un viss ties, tie arī ir tie, kas viņi ir paņēmuši tādu jauniešu ar to progresīvismu, ar to viņi ir paņēmuši to woke kultūru, Gen Z vai kā viņi tur līdz, un tad arī viņi tur tajos zilajos matos, nezinot, viņš ir puisis vai meitene, ietur. Jo es par Stambulas konvencijas klausījos tāds bērnu galvenais psihologs. Viņam tāds kaut kāds tāds. Es zinu, kur tu domā. Uz Eisburgas bija uzvārds. Viņa viedoklis man bija svarīgāks par jebkuru politiķu, par jebkuru to. Viņš teica, ka tas nav normāli, kad meitenes 12. klasē toaletes špricē sev hormonus. Tas nav normāli, ka bērns pēc 18. gada dzimšanas dienas nākošajā dienā iet griezt sev krūtis nost. Un, tas nav ok. Un tāpēc droši vien es esmu vairāk pret nekā par, bet vēlreiz, man viņi netraucēja. Nē, man ir precīzi tāpatās. Es vienalga, ko katrs dara savās mājās, un ne tikai tas, arī, ja cilvēks vēlas, lai viņi sauc kaut kā tā, man pat nav problēmas viņu nosaukt tā, kur man bija nedaudz jau tāda pietāta veidojās, tad, kad es atceros vēl pirms Trumps stājās amatā, kad bija jau gatava faktiski skolu programma, kur no 4. klases sāk tur mācīt. Un es atceros, kaut kur internetā varēja lejupielādēt jau tur video, kur tur bija tāda sieviete, kas tāds satrauktā sejā stāsta. Ir tur cis-dzimums un ir tur trans-dzimums. Kāds cis-dzimums vienkārši ir, kā tu saki, ir sievietes un vīrieti, XX chromosomi, un tad ir kaut kāds varbūt tās novirs no to. Un katrs cilvēks var dzīvot pa savam, bet tad, kad, ja es to iedomājos, mans dēls tagad 4. klasē mācās, un ka viņa skolu programmā kaut kas tāds būtu, es īsti negribu, kā lai saka, lai kāds viņam jauc ar to prātu, lai viņš vispār fokusē uz tādām tēmām, jo, zin, kā katram cilvēkam, tīpaši mazam bērnam, viņam jau tā uzmanības kapacitāte ir tik, cik ir, un ja tur tu bāzi iekšā kaut kādas tādas lietas, par ko viņam tajā vecumā nav jādomā, cik tas ir normāli, jo ir skaidrs, ka katrs jaunietis kaut kādā pubertātes vecumā, un vēl pat mazliet ilgāk, viņam būs kaut kāda, tīpaši meitenēm, vai es esmu tur sievišķīga, vai es esmu tāda, vai es iztos, vai tādā laikā būtu jābāž kaut kas tāds iekšā. Islams Mahačkājos teica, 2-3 years Dagestānā un forget. Jā, bet es jums saku, ja jums liekas, ka jūsu bērnam ir, rodās šie jautājumi, aizsūtiet viņu pa vasaru uz Sabilu. Izlaidiet viņu ārā centra laukumā, iedodat viņam 5 eiro, lai viņam ir pizzas, ko nopirkt top veikalā. Un tur ar dzimumu identitāti viss būs kārtībā. Mums Sabilē tikai 3 vai 4 geji, man liekas. Man homofobija beidzās ar attiecību izveidošanu ar Elīnu, jo viņai viens no draugiem ir netradicionāli orientēts. Viņš pie manis strādāja vienā projektā. Gribu es tev pastāstīšu, kā man bija jāsaprot tas cilvēks. Es pastāstīšu par darbu intervijā. Es ļoti gribu dzirdēt. Man tajā laikā bija Bemps, man liekas, X5. Es viņu ieliku mašīnā, es viņu vedu pa Rīgu tā kā 90. braucu uz Utas apmēr. Ja Utas dzīvo 90. kā braucu sarkanie trotuāris, pat tur, vienkārši. Gar kapiem un tā apsēdināja viņu, tad es iegāju iekšā ofisā, apsēdināju viņu sev pretī un saku viņam tā, klausies, es zinu, ka tā kā manā dzimtajā pilsētā tev droši vien nosis tikai dēļ tavas seksuālās orientācijas. Viņš tā ieķeries trijokros. Nopietni. Jā, bet pēc tam vairāk, kad viņi komunicēja tajā projektā, strādājot kopā, jo man visu laiku likās, ka viņi piedurās, ka viņi tēlo. Ka viņi, es nevarēju saprast, kā tas ir. Es tur nebiju nekur redzējis, es nebiju.
Tā ļoti daudz viņiem saskāries, un vienreiz mēs bijām filmēšana, un man bija jaka rokās, un es viņam saku, ķer, un metu jaku. Un viņš nobijās no tās jakas metiena, tagad saliecās. Un tajā momentā man vispār viņa vairs tā kā, pirms tam es vēl domāju, ka viņš ir, bet tad es viņu sāku pavisam savādāk redzēt, un es arī tos cilvēkus sāku vairāk saprast, un es sapratu arī to, ka man pārgāja tas stabils homofobisms, un man nav vairs tik, man viņš neizraisa nekāds ne negatīvs, ne pozitīvs emocijas, man viņš netraucē dzīvot. Vienkārši cilvēks. Man arī pa lielam netraucē, ja tie cilvēki grib tāpat kā tur Sabilē vīnu svētku gājiens, un ja viņi grib uztaisīt to savu gājienu. Ja kādreiz es katru reizi 9. maijā braucu ārpus Rīgas, ja, tad, kad mums vēl bija tas fals tajā Pārdaugavā, tagad es... jā. Man sapcīt intervija ar Langu tajā parkā, ir tā man mīļākā intervija. Un tagad es vienkārši tajos datumos izbraukšu ārā, bet es arī nedomāju, ka mums ir jāaizliedz viņiem staigāt, lai viņi staigā, lai viņi dara, cilvēki tā izrāda kaut kādu savu mīlestību un visu. Tas, kur man sāks rasties problēmas ar to, ir tad, kad onkuļi kleitās bērniem stāsta par to, kas kā ir un kas kā nav. Tad tajā momentā man tas sāk aizskart kā aizskart, tas man sāk raustīt. Līdz tam man tas ir absolūti vienāds. Tas tāpat kā ar vegāniem. Man vegāni netraucē, kamēr viņi neizdomā savus mājdzīvniekus vai bērnus uztaisīt pa vegāniem. Jā, absolūti. Absolūti. Es tev pilnībā piekrītu un par to, ka jaunieši ir kaut kādā zināmā vecumā nedaudz tādu varbūt tās apmulsumu par to savu dzimumu. Tas ir pilnīgi normāli. Zinu, ka arī vienā no epizodēm pie mums bija Latvijā šogad tāda pazīstamā dziedātāja Stīrna. Es domāju, ka ļoti daudz zina par viņu stāstu, un viņa arī skaidri pateica, ka jā, bija tur tas laiks, pirms 5 gadiem viņa jutās tā, viņa vispār to savu sievišķību, protams, viņa atkal tur citu bērnības pagātnes notikumu. Viņa saka, ka šobrīd, es jau redzēju pēdējo kaut video, viņa teica, visi viņa tur kleit jau briest vilkt un tam līdzīgi, un atradusi savu sievišķību, un es tagad domāju, ja viņai tajā laikā kāds būtu nācis un teica, klausies, viss tur tev jātaisa mazektomija, tev tu tā, ka esi čāli, es davai špricējam testosteronu. Varbūt tas viņa tagad totāli vienkārši būtu nelaimīgi un pārdzīvot to. Un vienkārši es domāju, ka tas ir tāds diezgan trausls laiks jauniešu tajā dzīves gājienā, un tur šīm tēmām nedrīkst bāzties virsū. To dzimumu apliecināšanu. Ir jābūt arī, viņām nedrīkst bāzties virsū, bet tomēr tā kultūra šobrīd ir tā, ka ir jābūt pieejamām par viņām diskutēt, un tajās diskusijās tev jābūt... Jābūt apusējam, nevis lai spiež tikai vienu narratīvu. Jā, bet, ja mēs paskatām, es nezinu, kā tagad ir skolās. Man skolā vajadzēja redzēt, kāds man bija psihologs skolā. Jo tagad es ceru, ka tagad noteikti ir labāk. Labi, tas bija cits laiks, tas bija sen skolā gāja pirms 20 gadiem. Man liekas, tagad viņi vairāk tur pret to bullyingu un tādām lietām. Kopš Trumps ir pie vēlēšanām, uzvarēja vēlēšanās 24. gadā, tur šīs tēmas ir pilnībā tādas tā kā noklusušas. Pilnībā nav, bet viņas ir mazākas. Krietni mazāk. Sportā mēs jau arī to varam manīt. Es saku vēlreiz, tas tāds... saudabīgas diskusijas. Jo es domāju, ka droši vien liek tev jautāt, ko tu domā par trans vīriešiem sieviešu sportā vai trans sievietēm tajā sportā. Tur, kad tur čāļi tur atnāk pārtranzišanot, tā sakot par sievietēm, tur peldēšanās zelta medaļas ceļ ārā un tam līdzīgi. Vai kad bija tā kā, vēl tik joprojām tas arī, droši vien tā viņi varētu par to pretrunīgo stāstu, par to marokāņu, to bokseru. Alžīriet vai, ok, tu zini, ko es domāju. Jā, man daudz par to ir prasījuši. Ko darīt vīrietis, sievieti, man vēl ar vienu tādu žurnālistu, vēl tad es biju platformā X, tāds Ints, Vitamīns, vai kā viņš un sportā bija žurnālists, tad viņu bija diskusija, viņš tā kā aizstāvēja, pieminēja Uljānovu, tur tā, es saku, visas diskusijas beidzās, kad novelk bikses un paskatās. Tā ir bioloģija, un bioloģija ir kāda viņa ir, mums ir... kā to sauc, patogēni vai anomālijas. Jā, ir dabā anomālijas, mums ir rižiki, mums ir albīni, mums ir viss kaut kas, un tas pats arī notiek tur. Bet šis viss, tā kā, manuprāt, tiek kultivēts, attīstīts un tā maksimāli visā pasaulē, visās seriālos un visur tā stundas priekš tā, lai mums būtu, es domāju, ka mazāk pēcnācēji, jo, tā kā pasauli, jo
šobrīd ir tā tehnoloģiski attīstījusies, ka cilvēku resursus arvien mazāk un mazāk ir vajadzīgs. Mums vairs nav nepieciešama tas rūpnīcās strādnieki tik daudz, jo viss ir automatizēts. Tāpat tās arī par šī var pieskarties pie tās izglītības sistēmas, jo šī šobrīd izglītības sistēma tika taisīta 20. gados priekš rūpnīcas darbiniekiem. Jā, protams, ir kaut kādā veidā attīstīta, bet tās vadlīnijas ir tādas. Un, manuprāt, pie pašreizējās tehnoloģija attīstības un pie pašreizējām darba vietām, kas mums ir tā izglītības sistēma kā tāda, nekam nedara. Zin kā, jā un nē. Es jau absolūti piekrītu, ka tās iestrādes joprojām ir no 20. gadu tām rūpnīcas. Tas, ka ir strādā rindā, tas, ka tur drīkst runāt tikai skolotāji, ir skaidri priekšmeti. Bet ko es skatos, par cik mans bērns vēlreiz mācās skolā, es vairāk jau pieminēju, un es salīdzinu, kā mums bija mācīties Tāls 2. vidusskolā, es teikšu, ka ļoti daudz kas mainījies un gājis uz priekšu. Ļoti daudz kas ir ar tehnoloģiju iesaistīts, viņiem tur pašiem ir prezentācijas jādais un tam līdzīgi. Mums nebija savā laikā tas tik daudz. Ir ļoti daudz, kas gājas priekš arī, bērns slimo mājās. Ja? Tu visu vari apskatīties, tur tāda skola, soma vai kā viņi tur saucās, kaut kur tu soma vai kā, es aizmirsu, kā viņi tur sauc. Bet tur tu vari pasties viss, kas tur stundā noticis, tur prezentā, aizpildīt mājas darbs. Iet uz priekšu. Es saprotu, ko tu domā, ka mēs neejam uz priekšu pietiekoši ātri, bet es domāju, ka tas, Okay, Wi-Fi ir pieejams arī lielā daļa pasaules, bet nemācīt skolā izmantot mākslīgo intelektu šobrīd. Bet ir jau viņiem kaut kāda. Es domāju, ka matemātikas mācība kā tāda ir mirusi. Matemātika viņi māca, viņi saka priekš to, ka viņi māca matemātiku, lai trenētu smadzenes šūnas. Viņi var atrast daudz labāku veidu, kā trenēt smadzenes, kaut vai lai viņiem to Counter-Strike liek spēlēt vai datorspēles liek spēlēt. Tas smadzenes attīstīs tā parās. Un tici man, neviens galvā neko vairs nereiķina. Visi ir telefoni. Es izstāstīšu, kāds ir mans skatījums, ko vispār ko nozīmē. Man liekas, matemātika vispār. Ieskaitot matemātiku. Es atceros, kaut kādā 6., 7., 8. klasē kāds pajautāja jau toreiz, un es beidzu vidusskolu 2004. gadā. Tas varēja būt tātad 90. gadu vēl beigās. Kāds pajautāja matemātikas skolotāju pamatskolā, bet skolotāji Pitagora teorēma vai kaut kas tāds, kur mums to dzīvē, kur mēs to izmantosim. Un toreiz skolotāji sāk stāstīt ņemt kaut kādu random nejaušu piemēru no dzīves, ka tu tur ej gar upi un kaut kāds koks nokris un kā tu tur rēķini, lai pāri. Un tad, protams, tas viss netika ņemts nopietni. Es domāju, kāpēc vēl tu stāst tādas muļķības? Tā nav. Es uzskatu, ka dzīves sadalīta ir tā. Skolā tu mācies mācīties. Skolā tu mācies mācīties, jo nekas nav labāks, ja cilvēks māk mācīties. Un kur nozīmē mācies mācīties? Numur viens nevienam cilvēkam nav tik plašs skatījums uz dzīvi kā vidusskolniekam. Jo vidusskolnieks kaut ko zina tajā dzīves posmā par geogrāfiju, par ķīmiju, par vēsturi, par matemātiku, par literatūru, par kaut kādu ekonomiku, bioloģiju. Viņš par ļoti daudz ko zina. Tu uzprast pēc tam kādam 45 gados, viņš nebūs ar tik plašu skatījumu kā tas vidusskolnieks. Un tajā vidusskolas laikā, pieņemsim, tu mēģini saprast, kas tev dzīvē īsti varētu interesēt. Bet šeit mēs runājam par kaut kādu akadēmisku tālāk attīstīšanos. Protams, ja tu vēlēs pēc tam iet strādāt vienalga tur gatarī fabrikā vai profesionālā sportā, jebkurā sportā, tad tev iespējams šī akadēmiskā tā daudzpusība pat īsti nav nepieciešama tajā brīdī. Bet, ja tu grasies jebko akadēmiski darīt, ir diezgan jēdzīgi saprast, kas tev īsti patīk. Diemžēl tas, ka lielākā daļa joprojām nesaprot pēc tam, bet daži saprot, dažiem tas tā kā nostrādā. Un tagad, kad tu esi iemācījies mācīties, ko nozīmē mācīties? Mācīšanās var notikties caur atkārtošanu, mācīties var notikties caur to, ka tu dzirdi, klausies, redzi, uzrakstu un pēc tam pats kaut kā dari. Un tas bērns mācās, un pēc tam man liekas tālāk jau bakalaurs, ja cilvēks iet studēt, tā jau ir tā demo versija. Ok, tev tajā skolā ir iedot tie instrumenti kaut kādi, cik tu esi paņēmis vai nepaņēmis, cik tu esi gājis starpbrīdī ārā pīpē, cik nē, un pēc tam tu tā kā pieķeries tagad klāt, ok, mēģini kaut ko salikt. Es esmu pats studējis uzņēmējdarbību, un es nevaru teikt, ko tur mācās, nezinu, citās tur vēsturē, ja? Bet ja uzņēmējdarbības tur uzņēmums X, tagad aprēķina, kā uzņēmums X varētu nopelnīt to un to. Un saprot, ka tā ir teorija tikai. Un maģistrā, tad tu jau vairāk nesaki, tas ir uzņēmums X, bet saki, tu strādā uzņēmumā, pieņemsim, SIA, tur Artūrs un ko, un kā tavs uzņēmums varētu attīstīties tālāk. Pilnīgi tev nepiekrītu. Es vienkārši saku, es tev pateikšu, kas ir skola. Es saku, no tā akadēmiskā, tas ir kā es esmu redzējis, kā es esmu to izmantojis savā dzīvē, man tas ir noderējis. Man liekas, ka es esmu sakustinājis tās smadzenes tajā skolas laikā pietiekoši, lai tā vēlāk varētu iemācīties
iemācīties ko. Skolā tev Bet es gribu dzirdēt tavu viedokli. Skolā tev māca pakļauties, tev māca ievērot grafiku, un tev māca, lai dzīvot mājās, domāt par skolu. Tev skolā ražo strādniekus pēc definīcijas. Tagad tur no 8 līdz 5 stāvi rindā, pacel roku, lai var runāt, neizliec ārā no pūļa. Ja. Skaidrs, tur atsevišķās kaut kādās tiek kaut kas vēl integrēts un viss, bet, ja mēs padomājam par tādiem pamatiem, tā kā, ja mēs nerunājam par intelektuāli varbūt, jo, tu saproti, tu neesi tāds, Maksims pārdevējs līmenis, tu esi drusku nākošais līmenis, tas ir savādāk, ja? Tāpēc tu tur vēl paņem vēl kaut ko, bet tādam frančveidīgajiem un jurīšveidīgajiem, viņiem tur iemāc būt laicīgi, neesi laicīgi, tev ir sots, viss ir labi, tev ir balts, tas ir viss. Paralēli tās visas mācības, tu teici, to 12. klasē tu mācies, tu pēc 5 gadiem jau to viss aizmirsti, jo tas tev nafig nav vajadzīgs. Saproti? Un, es arī mēģināju mācīties. Es mācījos no sākuma turismu, un pēc tam es mācījos uzņēmējdarbību. Uzņēmējdarbība man beidzās kaut kādā 2. semestrī, kad man bija diskusija, man bija uzņēmums ar 200 darbiniekiem, un man pasniedzēja mēģināja iestāstīt, ka Latvijā ir adekvāta nodokļu sistēma pret darbiniekiem. Un tad es ar viņu diskutēju, līdz brīdim, kamēr viņi sāk uz maniem kliegt. Tad es sapratu, ko tas pie idiotiem. Es neiešu mācīt, netērēšu savu laiku, nemaksāšu naudu idiotam, lai viņš man kaut ko iemācītu. Tāpēc es universitāti nepabeidzu. Tas ir mans redzējums un tā aizdomā. Tāpat, koledža universitāte tieši tas pats vadlīnijas ir tās strādnieks. Tur tev, es nezinu, kas tieši tādā skolas režīmā tev kaut kāda radošuma varētu darīt? Tas, ka tev katru dienu 8 ir jāatceļās. Bet ne visam profesijām jābūt radošam. Ja tu saki, mēs nogalinām visu radošo tādā gadījumā tajā skolā. Pieņemsim tevi pie ķirurga. Vai tu nevēlies, lai viņš tev laikā? Vai tu nevēlies, lai viņš ievēro visas procedūras, kas ir nepieciešams? Vai tu nevēlies, lai viņš ir tas, kas iezubrīs visas tās lietas, lai viņš zina, kur kāds tas orgāns, un lai beigās tu pamosies no operācijas, un tu esi, teiksim, tā kā vesels. Es saprotu, ka, un varbūt tās tur tādam vai zobārstam, man sieva zobārs, tur arī zināms radošums ir, tur, ka plombas tājas tam līdzīgs, bet vairāk tur ir protokols, un tas protokols ir tas, ko es piekrītu skolā iemāc. Varbūt tās drīzāk jautājums būtu par tas, vai skola ir noderīga visām profesijām. Un tur gan mēs varētu... Protokolu mēs noteikti varam iemācīt, un nekavēt mēs noteikti varam iemācīt ar daudz adekvātākiem veidiem, nekā likt bērniem 7:40 iet un mācīties. To es piekrītu, ka pātri tas ir. Man tā besē saka, es gulētu stipri ilgāk, bet, labi, manai aizsardzībai tikai 2 reizes nedēļā vēd bērnu skolas, jau 3 reizes nedēļā. Ir tā, ka es piekrītu super pātri. It īpaši, ka ziemas laika ārā vēl tumšs, tu pa nakti brauc uz kaut kādu skolu. Jā, to es tev piekrītu. Es piekrītu, ka ir telpa uzlabojumiem, būtiski telpa uzlabojumiem. Es skatījos, es savam dēlam skatos vienu skolu Šveicē, kur pa ziemu viņi mācās Alpos dzīvo, viņiem ir nodarbības, kur jābrauc ar slēpēm, pa vasaru, pa rudenī viņi kaut kur tur zemāk siltumā. Un es tā kā, tādā... Ja man Dievs dos un man būs iespēja finansiāli, es domāju, ka es mēģināšu kaut kādas tādas drusciņu advancētākas izglītības sistēmas, izglītības formas viņam iedot, jo es beidzu mācīt, man sanāca nomainīt skolu, un iepriekšējā skolā, kurā es mācījos, man deva papildu uzdevums, jo man bija garlaicīgi. Tas, kas bija jāizdara Jānītim, Milzītei un Bārbarai, tas man bija 5 minūšu jautājums, kamēr viņiem tas prasīja 40 minūtes, un viņi man deva vairāk. Un es beidzu mācīties skolā pie skolotājas Ziedkāns no Sabilas vidusskolas. Viņi uzzīmēja 3 stūri un teica, ka jāizrēķina 3 stūri laukums. Es paskatījos, es pacēlu roku, es pareizi 45, viņi pienāca pie mana galda, paskatījās, ka manā burtnīcā nekas nav ierakstīts un teica, nav pareizi. Pēc 5 minūtēm Bārbala no pirmā sola 45 skolotāji. Un viņi saka, jā, viņi pieiet, paskatās un saka, jā, pareizi. Man radās jautājums, kā? Viņi saka, tu izmantoji nepareizo veco formulu. Un tad es uzdevu to jautājumu, kas apturēja manu izglītošanos. Kāpēc man jāzina vairāk veidi, kā izrēķināt 3 stūru laukumu? Kāpēc man 3 stūrus un es zinu, cik tas laukums? Kāpēc man jāmācās tagad vēl viens sarežģītāks manā uztverē? Es tāpēc, ka tā vajag. Es aiztaisīju algebras grāmatu, un no tās dienas es vairs neesmu skolā mācījies. Tas bija 5. vai 6. klasē. Varbūt tas tā, es domāju, varbūt tas jau ir UDHS.
Man ir visi šitie jaunkojas. Ja mēs paskatāmies, ja man šķiet, man ADHD, UDHS, bipolārai, jā, viss man ir pilnībā. Zini, ka tev grūti vienkārši tām tradicionālām lietām noturēties. Runājot, klausies, tu pieminēji savu bērnu. Kā tu gribētu, lai tavs bērni tev atcerās kā tēvu? Vēlāk viņš ir pieaugušā vecumā jau. Es gribētu, lai viņa dzīve ir tik laba un tik skaista un tik krāsaina, ka viņam nav par mani jāatcerās, ka viņam viss notiek. Kad es negribu būt viņa dzīvē, tur kaut kādā, viņa tādā pieaugušo dzīvē, kaut kā tāda liela loma, ja man, kad es nomirstu, ka tur viņam grūti ir, vai tā es gribu, kad es biju labs tēvs un ka mums bija labi momenti kopā, bet ka viņa dzīve ir pietiekoši pilnvērtīga arī bez manas klātesamības. Es noteikti negribu un netaisos savu neizdzīvoto dzīvi izdzīvot ar viņu, jo man tur nav nekāda ambīcija par viņu. Es gribēju būt hokejists, un tā es tur ar varu viņu nekur nesūtīšu. Viņam būs iespējas to visu darīt. Un tēva lomai ir jābūt, tā ir jābūt tai kartei dzīvē. Tā ir jābūt tai kartei, un ja tu esi atradis to ceļu, vai tu gribi atrast to ceļu pats, tad ir jādod tās iespējas arī iziet pa tiem purviem un iekrist kādā grāvī, saslapināt tās kājas, lai pēc tam tu saproti, ka ar GPS ir vieglāk. Kas tavuprāt ir kaut kāda lieta, ko tuvi cilvēki, tie, kas tev rūp, par tevi nezina, bet būtu svarīgi, lai viņi zinātu? Es zinu, ka tev neinteresē, ko domā Maksims pārdevējs, kā tu vairāk reiz uzsver, bet, teiksim, tādi cilvēki, kas tev rūp apkārt, kas tev liekas kaut kāda tāda lieta, ka varbūt tas, kas tev notiekās prātā, ko nezina cilvēki par tevi. Es tiešām esmu tik vienkārši, tik vienkārši, kā es saku, tad ir, kad tā arī ir. Tur nav nekas tur slēpts apakšā. Jā, ja man kaut ko pasaka, es to tā dzirdu, tad es to arī tā uztveru, un tad viss es esmu ļoti vienkārši, man nepatīk sarežģīt lietas. Man liekas, reāli tu esi patiesas cilvēks, tu tāds neliekuļo, saka arī to, ko domā, man liekas, tāda vērtīga īpašība, kas ir... Jā, es neesmu Lauris Ēniks. Jo tu neesi Lauris Ēniks. Klausies, vecīgi, par to arī tev milzīgs paldies. Es atradu savā pirmscīņas laikā gatavošanās laiku satikties. Es, protams, tev gribu iedot no mūsu atbalstītāja Airify tādu vienu dāvanību, ko tu esi kaut kur paņemt līdzi. Es nezinu, vai tu šos te arī esmu mēģinājis. 2 tur iekšā ir, ja? Jā, 2 tur uz... Man tieši šitādi ir. Vai es tev ierošu kaut citas? Nē, bet es man ir šitādi, ko tu man citi? Man zālēs viņas nevarēja atdot. Kas tad? Bankas tās tur piesaucamās, vai tās tev arī ir? Ko tu labāk gribi? Nē, tad varat kaut ko citu. Iedošu to bankas. Jā, jo man šitie ir, bet viņi brauc uz CrossFit sacensībām. Latvijā bija tas, un tad es viņiem atstāju, kā uz recovery. Bet viņi mums sporta centrā teik, man tieši šitādi stāv, un es tieši viņam šodien šitos prasīju. Tā kā, labi, būs. Čau, paldies tev liels.